mīļie draugi, mēs vēlamies, lai tuvāk vairāk uzzinātu par The enormity of their stupidity is just overwhelming. Mēs nevienu negribam aizvainot. Jā. Chainsaw starting up in the background. Pleasant sound. This is absolutely horrible. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Kārtējā bezfilmas epizode, kārtējais bezfilmas viesis ar ļoti bagātīgu LNT pieredzi. Tagad Zvargus. Pilnais vārds, man liekas, vienkārši Zvargus. Zvargus Klororus. Nemocīsim cilvēku. Man liekas, ka tas ir vienkāršāk pārst Rulsmierus vai Jurstu Laistus. Jā, ar to esmu vinnētājs. Jurstu Laistus, tas ir Papačī tagad. Tas ir klipu meistars. Tagad, ja tu iet skolā, tad tev viss sāk pēdējot. Jā, man rītīgi tas būtu bijis mērķis, ja es gadījumā atkal iešu skolā, jā. Tā, bet jūs cits tagad arvien biežāk, ja gadījumā kāds man nosauc par viesturu vai viesturu dūli. Jā, okay. Bet bija kaut kāds brīdis sākumā, ka tomēr tu esi paņēmis savu jaunu vārdu un tomēr kāds saka viesturu un tāds. Jā, protams. Kurš no jums saka Circle K vai Statoil? Es saku Statoil, Cirkulis. Staķiks. Deputātas arī ir, jā. Un tad normāli smadzenēs iegriežās viens vārds un viņš, diemžēl, bet principā tas viesturs dūli ar tādām emocijām tur iegāja iekšā cilvēku smadzenēs, līdz ar to viņš jau tur tā ieķerās. Tas ir normāli. Jā. Bet mēs principā arī šodien runāsim diezgan daudz par to laiku, kad tas bija viesturs dūle. Un es nezinu, kā lai ar to adekvātāk sāk. Mēs esam atkal... Klausies, nemēģini adekvāti. Vienkārši mēģini tagad tev darāt. Bet mēs visu laiku vispār neadekvāti. Labi. Tad jā, tieši tā. Un es pieļauju, ka vai savādi gan filmējās Elijas ielā kaut kāds epizodes? Jā, šeit. Visos tajos koridoros, kurus tagad šodien apsteigājat, tur visās telpās, kur tagad ir visas tās montāžas, mēs visos stūros esam filmējuši. Arī uz jumtiem droši vien. Arī uz jumtiem, tieši tā. Mums man liekas, ka bija kaut kādi vairāk tūkstoši epizožu, un katrai epizodē loģiski ir kaut kāda savu telpu un vietu, un, protams, tā ir visos stūros, jā. Kurā telpā viss tiek tā kā izdomāts? Tas bija tā, jums bija tā, ka sapulču telpā, ja arī... Man liekas, ka Andrejam bija, es domāju, ka muļķīgais rāda kaut kādu virzienu tagad cilvēkiem, bet... Tumšā telpā. Andrejam bija office tur, man liekas, trīs kabinets tālāk bija mans mēmēšaus uzņēmums, un tad mēs tur, principā, dzīvojām. Un es atceros, mums sēdēja grāmatvede, lietvede aiz loga, mums bija tāds loks, tā kā mēs sēdējām akvārijā, tās sapulces, un viņa teica, viņa nevar pastāvēt, tāpēc, ka visu laiku kaut ko tur smējās, gārdi cilvēku blakus, sapulces bija augs. Grāmatvede smējās, kā viņai, iedomājies, cilvēkam jākoncentrējās uz Exceli. Un tur fonā cilvēku muļķības runā par triko tērpiem un par to, kā laizīt gliemezi no dienvidiem un tā tālāk. Jā, bet ko es vēl gribēju par to pašu saku? Pieņemsim, tie, kas nezina, varbūt mūsu daudz klausītāji, skatītāji nemaz nezina, bet savādi gan bija, kaut kādā ap 2000. Gadu, 2000 sākums, 2004, pēc tam viņš tur pārformējās par visādiem citiem. Tur bija Brīnumzemes šovs, tas jau bija... Bet tas jau bija zem mēmā šovu. Jā, mēmā šovs, jā, tur vēl. Tu skatījā, bet negribēju nokļūdīties Pasties Ādams, un tas jau gan bija tā cita kompānija. Tas bija, savādi gan principā bija top komēdijas raidījums 2000. Gada sākumā. Tātad mūsu un Augusta bērnībā, tāpēc es domāju, mums ir daudz jautājumu par šo laiku iespēdušies, bet man tā kā pats galvenais, tā kā pats pirmais, kas nāk prātā, labi, jā, kā izveidojos, bet arī kur tu to branžu savāc? Tur ir diezgan, es teiktu, es negribu teikt ģeniāli, bet diezgan jaudīgi komiķi salasījušies kopā. Man liekas, ka mums, katram ir jāzina kaut kādas savas varēšanas vai nevarēšanas, un man ir ļoti daudz nevarēšanas, ko es dzīvē nemāku izdarīt. Taču tas, ko es māku, es māku atrast cilvēkus. Ja man mamma bija aktrise, un mamma visu laiku komentēja aktierus teātrī. Viņa bija Valmieras drāmas teātra aktrise, un tad burtiski viņa komentēja šo aktieru, un burtiski tu tā kā sāc redzēt, es nezinu, 6, 7, 8 gadu vecumā vispār kā tu analizē kaut kādus cilvēkus. Un tad man liekas, ka tur ir kaut kas tāds par to, ka vienkārši man pašam tas humors patika, teatrālisms man bija iekšā no bērnības, un te vienkārši tie cilvēki vienkārši paši pierotējās klāt, burtiski tā. Un ļoti daudz tie cilvēki atnāca caur bohēmu. Arī ļoti tieši un godīgi pateikšu. Bohēm, man liekas, ka mega svarīgs tajā visā procesā, tāpēc, ka tu ieraugi, piemēram, Jānis Zariņš bija tāds, viņa saulē tagad ārkārtīgi talantīgs puika. Un es redzēju, kā vienā tusiņā Karambā viņš kaut ko stāsta un 8 cilvēkiem smējās. Un viņš ir tas, atkal viņš kaut kā tipāšs, vai ne? Un tā tālāk. Un tas pats par Siprinieci, tas pats par Krauzi un tā.
Bet Sipenēts jau bija jau kādu laiku, viņi bija tie ēķa ceļojums uz Stokholmu bija tāds. Jā. Viņi tur arī pirmo reizi parādījās. Kaut kas, bet no zvaigžņīšu brīža tas jau bija izbeidzies starp to laiku, jūs sākāt? Jā, tas bija tā cita paudze, jā. Bija zvaigžņīšu brīdis, bija vēl Imanta Babīte, bet labi Imanta Babīte. Es tieši klausījos, ka bija kaut kāds moments, kad strādāja kā žurnālists un bija jātaisa sižets par kaut kādas partijas izveidošanos un par zvaigžņīšu brīdi, un par zvaigžņīšu brīdi uztaisīja tik garu sižetu un par to partijas izveidi kaut kādas 2 minūtes. Starp citu, tā bija viena no liecībām par to, ka man uz to humoru ir kaut kāda nosliedz. Jā, es nezinu, vai tā bija veselīga nosliedz, bet tā bija nosliedz, jā. Bet, zin kā, ja to taisa ziņām, kas bieži vien, varbūt arhīvā tagad būtu interesantāk pasīties, kā Latvijas ceļš izveidojās, bet es domāju, ka tam vakaram tie cilvēki droši vien bija priecīgi par tādu sižetu. Nemazākās idejas. Es tikai saprotu, ka tajā brīdī tā bija lielākā Latvijas partija, kas izveidojās, un es tiešām uztaisīju 1,5 minūti par to, un tā bija 4 minūtes sižets, ļoti intensīvs sižets par izstādi un zvaigžņīšu brīdu izstādi. Šī partija sajuka, ko nu vairs. Jā, bet tas humors dzīvo tālāk. Jā, tieši tā. Bet piemēram, savādi gan, kā sākās pats savādi gan, tu kā ieradies pēķi un saka, es gribu taisīt kaut ko līdzīgi, kā, tur es zinu, ka Britiem bija kaut kādi šitie šovi, kad bija par, savādi gan bija kaut kas tāds, tā kā ziņu parodija bišķiņa arī. Jā. Amerikā ir tas Daily... Saturday Night Live, tas varbūt kaut kur uz to tas jau ir tā kā teātris, jā. Kaut kādā ziņā. Jā, viņš ir tā kā... Tas ir kaut kāds tāds live sketch show un tā tālāk. Bet, laikam, zin kā, ideja jau tāda, ka, laikam, tas bija kaut kāds mans 10. raidījums LNT tajā brīdī. Jā. 10. Es kopā esmu 50 uztaisījis. Tas, ko es saprotu, ka cilvēki nezina, bet es esmu režisors un producents, režisors ar kaut kādiem 15 no viņiem, bet 50 raidījumi ir manas taisīti. Un tas bija kaut kāds 10. Un tad jau apmēram Andrejs zināja, ko no manis sagaidīt. Viņam bija patiesībā milzīgs risks. Viņš nebija redzējis nevienu epizodu pirms tam. Nevienu epizodu. Vienkārši pateica, ka tur septembrī tajā svētdienā 8:30 tev ir ēters aiziet. Viņš ieraudzīja ētrā, vienkārši ieraudzīja, ko es tur esmu sataisījis un tā tālāk. Okay. Tas ir arī, iedomājies, kas tie par laikiem bija. Tagad te viss ir tik ļoti tur strukturēts un pārbaudīts. Es pat iedomāties nevaru, ja godīgi. Tā, bet tajā brīdī, tas tādā ziņā ir šarmanti, kā, teiksim, Andrejs ir Monty Python cilvēks, jā. Yeah. Tur mums ir tā līdzīgā rezonance uz to kaut kādu absurdajām lietām, un tad arī kaut kāds tāds bišķiņ cits tāds intuitīvs gājiens pret dzīvi, jā. Jā, viņš arī, man liekas, es kaut kādā intervijā klausījos, ka viņš teica, ka pirmais mērķis, kad viņš sāka to LNT lietu, tieši LNT, nevis Pits TV, tad viņam pirmais mērķis bija dabūt Monty Python filmu ēterā. Un loģiski viņai nebija absolūti nekāda reitinga, jo tas varbūt ir, tāds varbūt pat diezgan specifisks humors patiesībā, lai arī cik jauts tas būtu. Un starp citu, šis ir tik skaisti, kas šobrīd ārkārtīgi trūkst, tāda kaut kāda tāda patīguma sajūta. Jo skaidrs, ka pēc korporatīviem principiem tu drīkst radīt tikai to, kas prasīt mainstreamam. Yeah. Punkts. Basta. Šī gadījumā tiešām tajā picā iet tas Monty Pythons, un tas ir tik skaisti. Tas ir dzīvi. Tas ir dzīves cilvēks. Vienalga ar kļūdām, nekad bez kļūdām. Šobrīd tās visas kļūdas tiek ravētas ārā. Līdz ar to, jā, ārkārtīgi skaists laiks. Es pieļauju, tas arī viņam patika jūsu darbībā. Es ceru. Bet es domāju, ka tiešām vīriešu triko varbūt viņam bija bišķi pa daudz. Bija viena pārēde, kur viņam bija šī šoks, man liekas. Mums bija raidījums pretī Eirovīzijai, un Eirovīzijai jau bija tajā brīdī kāp reitinga augšā. Yeah. Un mēs sapratām, tā neviens nepatās neskatīsies, ko mēs varētu izdarīt tādu, kā vispār mums nav nekāda uztraukuma. Un tad bija tas stāsts par to, ka raidījumu vadīja panna ar... Kas ir tas, kas ar ko mīklu tur mīca? Rūli. Laikam, jā, tad bija palna rūli, tad rūlim bija acis loģiski un tā tālāk, un tad panna rūli runājās, un viņi vadīja raidījumu un tā tālāk. Tāpēc, ka neviens neskatīsies. Jā. Un tādā ziņā tā brīvība ārkārtīgi skaista. Kāds tomēr paskatījās, ja jau. Acīm redzot, jā. Bet es arī tieši domāju, 90. tā kā, tur bija liels pluss tas, ka vienkārši viss bija jauns, bet es arī domāju, cik ļoti jūs tā kā no nulles radījāt, vai arī, kur jūs to iedvesmu smēlāties. Es kā laikam paveicās, es principā esmu Monty Python vai Anglijas tāds cilvēks. Bet man paveicās, pirms tam uz Ameriku aizbraucu. Kaut kā pat Andrejs, laikam, netika, es aizbraucu Andreja vietām uz Ameriku. Un tad es tur nodzīvojos pa mēdījiem, tieši apstīšos, kas tur, ko tur. Un tad, kā, ko tu saproti, ka pasaulē viss ir izdomāts, pasaulē viss ir. Jautājums vienkārši, kādus tu var dabūt cilvēkus, lai ar viņiem kaut ko uztaisītu. Jo tas ir tā kā, kā lai tu pasaka, es nezinu, vai jūs zināt, Amerikā tāds izcils producents Chucks Lorrijs. Viņam ir Big Bang Theory, viens no maniem mīļākajiem seriāliem. 2,5 vīri, man liekas. 2,5 vīri arī bija, bet Big Bang Theory kaut kāds super ģeniāls seriāls, kurā par zinātni
par zinātni. Komēdijas seriāls Amerikai par zinātni, kur zinātni galīgi tā nav viņa aizraušanās Amerikā. Domāšana nav aizraušanās un zinātne. Viņi dabūja primetime, CBS 8 vakarā vai kaut kas tam līdzīgs. Tas Čaks Lorijas. Un Čaks Lorijas pateica, viņam tagad uztaisīja Young Sheldon tādu seriālu, kas tagad būtiski beidzās. Ja nebūtu tā viena aktiera, nebūtu tas seriāls. Tas tā kā bija, atceraties, Back to Future bija tas tā filma, jā. Kā to galveno aktieri sauca? Fox? Jā, Michael J. Fox. Michael J. Fox, precīzi. Tad viņi sāka filmēt ar citu cilvēku, tāpēc, ka Michael J. Fox bija aizņemts kaut kādā tur 7. planēta, kaut kādā seriālā, ko vispār mēs nezinām. Un tad viņi pamēģināja kaut kādas pāris epizodes nofilmēt ar to čalīti, citu kaut kādu, saprat, ka nē. Un viņi pateica, ok, filmēsim tikai Michael J. Fox, un beigās viņi varēja filmēt tikai par naktīm. Tas ir stāsts par cilvēku. Tas ir stāsts par to, ka, piemēram, Valters Krause, viņam bija nosīti 9 lomas, ko viņš ir izspēlēt. Tipāži. Baivais Zipniecei varbūt bija 7 tipāži. Aldim Kalniņam bija 8 tipāži. Restīvi, katram ir kaut kādi dotumi. Un mums jau, principā, jāpielāgojas no tā, ko cilvēku var izdarīt, kā aktieri. Bet kāds bija vispār tas grafiks, kā jūs gatavojat tos? Ok, jums ir reiz nedēļā raidījums. Jā. Un kāds ir tas grafiks, kā jūs sagatavojat? Es pieļauju, ka vienā raidījumā ir kāda 8 skeči kaut kas. Precīzi, ļoti precīzi. Ļoti precīzi? Ļoti precīzi. Okay. Jā, 8 skeči, bet katru, pieņemsim, vienā skečā varbūt kaut kāda vairāk vēl elementi vai gājienu un tā tālāk. Bet 8 mums ir pirmdienās sapulces. Pirmdienās ir sapulces, un tad mēs skatāmies kaut kādas idejas, un tad, kad mēs filmējam, tad tajā brīdī, tad man viena no īpatnībām bija tāda, ka manas prāts funkcionē kā sistematizators. Es sāku domāt veidus, kā mēs vienā dienā varam nofilmēt, teiksim, 5 sižetus vienā piegājienā. Piemēram, tāds gids Gideons. Valcis gidu tēloja, tad un visi pārējie, kas mēs tur dadzas, man bija blakus kaut kāda caca, es biju nepārāk gudrs, savā lomā, un tā tālāk. Un tad mēs vienkārši nofilmējam vienā piegājienā kaut kāds 3 tāds materiāls. Tas nozīmē, ka tas ies tagad līdz, mēs radīsim ik pa 3 nedēļām. Tā. Tur tāda sistematizācija aizgāja. Okay. Tad jūs vienā kādā setupā sanāk safilmējāt jau uz priekšu. Cik vien iespējams. Jo bez tā tur nevarēja, jo arī es pēc tiem 4 gadiem, ko es tur tā kā darījos ar šo visu projektu, es biju izdedzis līks. Ļoti laba skola, bet slodze bija ārkārtīgi liela, jo mēs bijām, man liekas, ka 10 cilvēku komanda, un Vācijā līdzīgi raidījumi taisīja, man liekas, ka 100 cilvēku komanda. Tieši ļoti līdzīgs formāts, līdzīgs raidījums. Bet, ar komēdijai ir tas, jo es skatījos, ka South Parkam arī tehnoloģija attīstoties, viņi bija tikuši tam, ka viņa epizodu uztaisa 6 dienās, un tad viņi ir maksimāli tūtiem aktuāliem notikumiem arī. Tāds princips. Tur es arī skatījos, tā kā scenāris telpā, viņi arī kaut kādi 10 cilvēki tikai bija, bet, protams, viņiem ir armija tur ar animatoriem un vispārējo, kas to dabū gatavu. Runājot par Dienvidparku, man fascinēja šis viņu scenārijs stāsts. Tad, kad viņiem kaut kas tur bišķiņ aizgāja, viņi pārcelās uz tā aizemi, un viņi taisīja scenāriju džakūzī. Un tas vienkārši es sāku pēc tam domāt vispār, ko tas nozīmē šī kaut kāda pareizā vai nepareizā darīšana. Tad vēl runāja par uzņēmējdarbību tāds Richards Bransons. Richards Bransons. Virgin Airlines. Un tā tālāk viņš ir apceļojis apkārt tur, nezinu, pus pasaulē ar to gaisblo, un tā tālāk filantrops. Viņam ir Rolling Stones bijis ap citu, viņam ir Sex Pistols. Tas bija viņa brandam, kas viņš bija muzikas izdevējs sākumā. Ar to viņš nopelnīja lielo naudu. Un viņš ļoti daudz stāvēja no gultas. Okay. No rīta pamostās, labi izmazgāja zobus un vienkārši no gultas. Un viņš tur ir miljoni nāk, viņš ir miljardu cilvēks. Un tad džakūzī rakstīt scenārijas, tur ir tik daudz loģikas, vienkārši tur labi jūties, un tev pop, one idea, another idea un tā. Vienīgi baigi, cik viņi tur ir tajā džakūzī var salīst vienīgi. Pak neierobežos, un varbūt tur ir kaut kādi 18 leņķi džakūzī. Varbūt, jā. 2 stāvu džakūzī, varbūt tur ir. Vesela telpa. Šāda telpa tikai džakūzī. Varbūt Elijas ielā vai kaut ko. Un tad tu apmaldies, piemēram, tu aizēji uz džakūzī dienvidu flangu kaut kur tur un tā. Jā, mums tieši filmu skolā, man liekas, drīzumā būs kaut kāds scenāristu kurs, bet tāds varbūt tiešām viņiem vajag neformālāk pieetam. Jā. Bet es tieši tajā savā gan laikā, tas bija tā kā vienīgais, ja paralēli vēl kaut kāds cits nodarbs varētu vēl dabūt klāt pasākums vadīt. Bija arī futbols, kam mēs vēlāk pieskarsimies. Tad, kā lai te pasaka? Par pasākumu vadīšanu uzreiz jāpasaka, tā nav mana lieta. Man ir ārkārtīgi zema tolerants pret lietām, kas nav manējās. Es zinu, ka cilvēks ir nostādāt 10 gadus darbā, kas viņam nepatīk, ir 30 gadus, kas var to izdarīt. Viņi varbūt attiecībās, kur viņam nepatīk vienalga, kas es to nevaru. Man met ārā. Es atceros, man bija viens pasākums. Es vienmēr pret šo pasākumu vadīšanām, kur pat tur maksāja lielas naudas, nezinu, 1000, 2000 eiro var par vienu vakaru tev samaksāt, kas tagad arī tošiem tādas naudas ir. Es vienmēr piedzēros.
Vienmēr kā likums. Nu tā. Tas ir tā kā domā, un priekš kam man to darīt? Un tad tu vienkārši nolēmi to, ka tu gribi būt režisors un producents, un tas to arī esi, un tā, jā. Bet citas lietas vienkārši es ražoju raidījumus visu laiku. Bija piekdieņi tāds, vairāk bija tāda lauku auditorija raidījums ar Jāni Jarānu, Papeju un Imantu Vekmeni. Bet pārsvarā komēdijas žanrā bija arī kaut kāda, es nezinu, izmeklējušā žurnālistika. Es dzirdēju sarunā ar Andreju pieminēju degpunktā. Man ir aizdomas, ka viens no maniem produktiem bija 112, ko mēs uztaisījām par ugunsdzēsēju ikdienu, un tas ir aizmetnis iespējams tālākam ceļam. Bet es ražoju visu laiku kaut kāds, bija dokumentālā filma par kriminālo Latviju, kur ir dokumentālistika par to, kā tur notikumi gadījās, un Prāda banka bija mans dziesmu duelis un tā tālāk. Viss kaut kas jau tur paralēli, kaut kāds debīts notika. Dziesmu duelis, pareizi. Tas TV3 jau bija. Jā. Brīnumzem bija TV3 arī, kur mēs bijām. Ja tagad ir tie fragmenti YouTube, un es arī kaut kā saprotu, kāpēc, jo, tā kā iznāca savādi gan, es nebiju tajā vecumā baigi, lai viņi skatītos, bija kaut kāda, 4, 3, 5 gadi kaut kas tāds. Jā. Bet pēc tam vienkārši YouTube parādījās, un YouTuber parādījās tā populāri kaut kur 2010. Gadam pāri, vismaz tādā lokālā līmenī. Un tad vienkārši kāds cilvēks bija paņēmis, izgriezis fragments no savādi gan no Brīnumzemes, no Kungs, vienkārši sauc YouTube, un tad vienkārši uzsprāga, un tad viss tās Znaroka intervijas un pārējais, tad mega hit. Jā, bet kas vispār, piemēram, tev ir, tā kā, es negribu teikt mīļākais, bet, kaut kādi iecienītākie skeču pāris, jā, viena gan jau ir. Labi, es pateikšu visdīvaināko, tāpēc, ka es gribu, tad mēs ar Valcis esam studijā, Valcis ir Valters Krause. Jā. Valcis ir, man ļoti daudz, bet šis ir tāds detalizētais, tāds niansētais. Valters Krause ir mežsargs. Okay. Mežsargs, kuram ir ļoti specifiska humora sajūta. Bet tāda humora sajūta, ka viņš ļoti niansēti ierauga humoru, tādu humoru, kur grūti ir ieraudzīt. Un tagad ir tas punchline, tā pati būtība, ka es saku, tad kā jūs gribat parādīt to savu humoru sajūtu? Tad, kā tas izpaužās? Sagatavojiet, parādiet to video, lūdzu. Un tu parādi vienkārši parastāko egli, visparastāko egli. Un Valsts sāk šausmīgi smieties par to, jūs redzat, cik smieklīgi tas čekurus tur stāv, cik ārkārtīgi smieklīgi tas čekurus tur stāv. Tas ir unikāls cilvēks ar ļoti specifisku līniju. Mēs esam uzaicinājuši, jo tas ir tik svarīgi. Šo cilvēku ar specifisko humoru sajūtu. Viņš sāk smieties par koku. Jā, bet viņam ir tāda humora, ja viņš tur ierauga joku. Tas tā kā tu esi tā kā cirvis aptēs, tu neredzi tur humoru, bet kur viņš redz, viņš ir ļoti niansēts mežsargs, kurš redz humoru. Tas ir labs komentārs par komēdiju vispār pēc būtības, ja tā būtu. Un arī par mūsu humoru sajūtu. Jā, arī tā paņēma un tā tālāk. Bet tur skaidrs, ka tur ir ārkārtīgi daudz labas, skaistas lietas, kas man liekas, ka ļoti labā lieta ar visiem šiem cilvēkiem, kas tur bija, ka mēs parasti mums scenārijs bija apmēram pēc tās struktūras, ir kaut kādi 4 punkti, pie kuriem mēs pieturamies. Un tad tajā vidū mēs peldam. Un Valcis, Baiba, Aldis, arī Dagmāra Leganta un Jants vēlāk ļoti, ļoti talantīgi tieši tajā izpausmē, ko viņi dara un kā viņi dara. Tad es tieši lasīju intervijā Baibas Ipinēs, viņa teica, ka tieši taisīt tādu šovus kā savādi gan, ka tas ir grūtākais, ko viņš savā karjerā ir darījusi, ka visas tās sapulces un tā kā līdz kaulam atstrādāt tos joks, kad pēc tam, protams, tas izstās super vienkārši, bet, ka tur ir daudz lielāks darbs nekā pasākumu novadīt, piemēram, viņai vai kaut ko tam līdzīgi. Baibas to man nebija teikusi. Tad iedomājies, ko nozīmē šo visu savadīt un sarežģēt. Jā, tā ir. Es esmu taisījis pētniecisko žurnālistiku, kas ir ļoti sarežģīti. Bet pētnieciskā žurnālistika arī, kas Latvijā ir maz, piemēram, 10 balēs, tas ir 8 no sarežģītības, šitas ir 10. Nav nekā sarežģītāk, tāpēc, ka visi zina, kur nozīmē humors, visiem ir savs gaumas sajūta, un jautājums, vai tu esi tik, sanāk, tur katram vārdam jābūt tik precīzam, lai tu trāpītu tajā, ka tas cilvēks gan Ugālē, gan Bauskā, gan prezidenta pilī vienalga, kur tā kā var saprast to vēstījumu. Turklāt cilvēks vienmēr atnākot uz komēdiju vai skatoties humoru šovu, viņš atnāk ar zināmām ekspektācijām. Viņam ir tad viņš grib tikt sasmīdzināts. Tas ir tā kā mērķis, un ja tas un viņš līdz ar to kaut kā es pieļauju, ka daudz pat brutālāk vērtē to visu, un tad, ja tas nenostrādā. Man bija viens dīvains piemērs, kas man nesen nošokēja. Varbūt jūs redzējāt tādu filmu Eirovīziju, kur bija Vils Ferels ar Reičelu Makadamu. Rudolfs skatās īsto Eirovīziju, to filmu. To filmas neesmu redzējis. Es īsto Eirovīziju nevaru pastīties, bet šo filmu es redzēju, jo man visas komēdijas, es skatos, man liekas, ka visas komēdijas. Un man liekas, ka vienkārši tāda laba farsiska komēdija, tur ir tagad mīlas līnija cauri un tā tālāk. Un es dzirdēju no viena cilvēka komentāru par to, ka tā filma bija tik negatīva pret Eirovīziju, ka nevarēja cilvēks paskatīties.
Un es vienkārši domāju, vai nu gadījumā kaut kas ir noticis ar cilvēku saprātu, tāpēc, ka mums ir sociālai tīkli tiešām atņem cilvēkiem intelektu, tas ir bez jokiem, bez ironijas, bet cik ļoti atšķirīgi var būt tie cilvēku uztveres par humoru kā tādu. Man personīgi, es neesmu tā kā super liels Eirovīzijas fans. Rudolfs, man liekas, ir lielāks stāžs, bet es tur neko tādu aizvērošu. Es jau par fanu nesaukt, bet, stāžs noteikti ir lielāks. Stāžs noteikti, jā. Bet es tur, man liekas, tā bija tāda Eirovīzijas slavēšana, plus viņa arī tik tematiski iznāca tieši tajā gadā, ka Eirovīzija nevarēja notikt, un tas bija tā kā faniem, jums nav Eirovīzija, bet jums rekura filma, tā kā man liekas, ka, viņi jau bez Eirovīzijas atļaujas. Tas viss bija ar mīlestību taisīts, jo Vils Ferels, viņam ir sieva Zviedrieta, un Zviedrija diezgan veterāni Eirovīzijā, un tad, es domāju, tas bija tāds veltījums visam konkursam. Un daudz arī teica, ka diezgan labi tā filma uztvēra un nokomunicēja citiem, kas nezina to konkursu, to farsu, kas tur vispār notiek. Mēs varam runāt par to stundu, un es tev 100% piekritīšu visam, ko tu saki. Nians laikam ir tiešām tajā par to, ka šobrīd ar to humoru kaut kas ir noticējis īpatnējs atšķirīgs. To, ka Baiba saka, ka tas ir grūtākais, ko viņa darījusi. Bet viņi to tagad dara, man liekas, viņam ir tas raidījums. Viņam aizvien ir tas, tagad ir līdzīgs formāts. Nopietni. Bet man liekas, ka tas laiks tomēr pagājis. Es nezinu, vai tas strādā aizvien. Es domāju, ka tas strādā, taču atkal tas ir jautājums par investīciju, kas ir. Tur ir dīvaina lieta, es pateikšu dīvainu jautājumu, kur dažkārt turbūt cilvēki nesaprotas, ir tāds par intelektuālo investīciju. Tieši intelektuālā investīcija, kas to zupu saliek kopā. Kāpēc vienam režisoriem kaut kas sanāk, vienam kaut kas nesanāk, vēl kaut kas. Jo tas tā kā ieliec mani ne tur, un es esmu pilnīgs ķēms. Ieliec man bišķiņ pa labi, un tu esi kolosāls. Tā kā visiem cilvēkiem. Tā kā, patiesībā sanāk ar Latvijas basketbolistas laikam, apsties Bianchi atnāca un tur kaut ko uztaisīja tā tālāk. Jā. Un, es saprotu, Nians par Baibas iepriekš gribu pateikt. Es nezinu, vai es vēl Baibējās teicis patiesībā. Tātad, ka, ja gadījumā ja es būtu turpinājis iet filmu karjeru, taisīt režiju tā kā filmām, tad man liekas, ka Baiba ir totāls neizmantots ģēnijs tieši kinojomā. Vienkārši neizmantots ģēnijs. Man liekas, viņa kā aktrise ir ar tādu viņa ir amplitūda liela. Es nezinu par amplitūdu, bet tas, kas viņai ir, to ir fantastiski izmantot. Man liekas, ka visi Latvija, Rudolfs Blaumans vispār tur un tā tālāk noprojām. Tā, ka tas ir milzīgi jauda. Viņa būtu kādā dramatiskā lomā. Tieši par to izstāsts. Valters Kraus tas pats, un vēl pārējie cilvēki, Aldis Kalniņš tas pats un tā tālāk, ka ļoti komiķiem ir ļoti liels spēks uz drāmu, tāpēc, ka viņi, kā lai te pasaka, komiķis pēc būtības ir sāpes piedzīvojošs cilvēks, kurš kompensē to ar humoru. Tad cilvēks, kur tu redzi, kurš ir ļoti apaļīgs cilvēks, viņš sāpes noēd. Humorists vienkārši ir uztrenējis savu prātu, lai caur ķiķināšanos neutralizētu savu dziļo sāpu, kas viņā ir iekšā. Tur redz, ka Skutelim ir sanācis diezgan. Jā, viņš tagad ģērtā ir diezgan labi piemērs. Tagad viņam tieši tā izrāda Pelikānu vīnogus, tur viņš arī to dramatisko lomu ļoti labi iznest. Tā kā viņi neredz, kā tur Skutelim no jokšoviem redz to tēlu. Cepurnos Jānim. Cepurnos tādā ziņā ļoti labi. Man liekas, ka vēl lielāk cepurnos tā Alvim Hermanim, kurš to ieraudzīja. Tas ir vēl atkal stāsts par to, ka Jānis, viņa nav jaunajā Rīgas teātrī, ja šis Alvis Hermans viņu neierauga. Cepurnos tā Alvim Hermanim. Jā, bet runājot par Krauzi, man laikam no tā visa kolektīva, man vismīļākais uz Krauzi, jo viņš arī tagad, es bišķiņ paskatos to nopietni brīži, kad tas strādā ar viņa dēļ, principā. Viņam ir kaut kāds tāds spēja, viņu var ietērpt jebkādā apģērbā, un viņš, es nezinu, varbūt viņš spēja atrast, viņš nospēlē tikko Agnes Loginu, mūsu kultūras ministru, un viņam kaut kā ļoti precīzi izdodas atrast tā cilvēku atslēgu vienmēr, atrast, kas tas ir, kas padara šo cilvēku par to cilvēku. Un tas it kā varbūt liekas bišķiņ tā, klišejs, bet no otras puses viņš to tik sirsnīgi izdara, ka es apbrīnoju viņa spēju, tā kā transformēties. Jā. Tur, man liekas, vēl dienas, starp citu, visi savādi gan cilvēki ar laiku kļuvu par režisoriem. Tad Lenītiem ir sapulcēs, tā kā mēs skaļi domājam, ko mēs tur darām, un Lenītiem tu tā kā piesūcies ar šo, nezinu, to principu, kā režisors domāt. Un Valters ir labs režisors. Valters ir režisors pēc savas domāšanas. Viņš nebūs režisors, kas nerežisēs, bet viņš ir režisors pēc savas domāšanas. Aldis Kalniņš ir pirmām kārtām režisors, pēc tam viņš ir aktieris. Aldis Kalniņš. Baiba arī, tur tās idejas par tiem visiem principiem, tām struktūrām arī tur jau parādās. Bet par valsts vienkārši runājot. Tur ir stāsts par to režisoru iekšējo kaut kādu paškritiku un labā ziņa, ka valstīm ir raksturīgs tāda apzinātība par to, vai tas darbosies vai nedarbosies. Ļoti tāda uzmanīga apzinātība. Baibai arī, bet valsts ir tajā ziņā ļoti, ļoti izteikts. Jā. Tas, man liekas, ļoti jauki, jūs sakat šos labos vārdus uz Valteram, Baibai un pārējiem. Forši. Jā.
Bet, ko es gribēju teikt par savādi gan vienu gan ne sketch, bet tas kaut kāds segments, ko es nesapratu toreiz kā bērns un laikam nesaprotu aizvien, bija Saimas sarunas. Jo, kad es biju sīks, es skatos, man vecāks skatās tās Saimas sarunas, tur ir vienkārši pārunāts, dublēts Saimas sarunas, un es domāju, tā kā 4-gadīgs bērns, es domāju, kad es būšu liels, es sapratīšu, kas tur ir. Un tagad nopietni aizvien to turpina to, jā. Un es domāju, bet es nesaprotu. Es laikam kaut kā nepavalkos, jo, bet varbūt tas subjektīvs, kā. Tur ir tā laika fenomens. Jo politiskais humors, man liekas, šausmīgi, tajā brīdī bija kaut kā ļoti tur ir viens fenomens, zini, varētu būt līdzīgi. Tas varētu būt līdzīgi, kā, piemēram, 19. gadsimta beigās paziņo, ka valsts ir atdalīta no baznīcas. Un tu pēkšņi drīkst kaut ko teikt par baznīcu un par Dievu. Tad šī brīdī tas ir kaut kas tam līdzīgs, ka mēs nākam no kaut kādas padomju savienības ietekmes, kas principā tur vēl fonā ir bailes no kaut kādiem šefiem. Un vai tu vispār vari kaut ko pateikt un paģiķināties par politiku, kas ir tāds tiešām burtiski, latviešiem dziļi iekšā, nav pat svarīgi, vai tas ir padomju savienība bija vai nebija, bet ir tas bailes no augstāk stāvošā. Arī tagad, kad tu aizbrauc uz kaut kādiem laukiem, tu vienkārši dažreiz redzi kaut kādās vietās cilvēki klāj galdus kaut kam no Rīgas. Un šis ir tāds pārprastais bailīgums, un tas bija tāds tā kā uzdrošināšanās. Tur bija tas elements, man liekas, ka bišķucīt. Es to nezināju. Vienkārši mēs bliezām, mēs taisījām, un tu vienkārši ieraugi, ka visiem pieaugušiem tas ļoti, ļoti patīk. Jā, viņiem patīk. Tur ir tāda ārkārtīgi dīvaina lieta, ko dažkārt, ko tu redzēt internetā, cilvēks uzraksta. Paldies, ka jūs to pateicāt beidzot. Sen par to neviens nevarēja pateikt, un kāds to beidzot pasaka skaļi. Un tā tālāk. Jā. Bet tur arī bija kāds, kurš apvainojās par to, jums nāca vēstules, vai es nezinu, kaut kad, kādā neformālā gaisotnē pasākumā satiek, un tā, tu nebija forši, ka tu man šitā izdarīji. Man viena draudzene zvana, mums bija savādi gan sapulcs, kā reizi viņa man zvana. Un es domāju, kas pa lietu, labi paceļu. Viņi saka, klausies, man te nopietna ziņa. Viens Latvijā zināmais politiķis miljonārs, man apatās, es iznācu no viņa sapulces, viņš plānoja sūdzēt tiesā. Man liekas, tas bija diezgan tāds, viņš bija tāds, laikam, lietosim angļu vārdu nāstī, tāds gājums, kur mēs visu raidījumu laiku, tad man laikam patīk tās versijas, ka mēs pieslēdzamies ik pa laikam tiešraidē. Un tagad mēs pieslēdzamies tur kaut kādē tur pilī, tur notiek kaut kāds pasākums, un mēs to pasākumu ar šo cilvēku pārvērtām par drausmīgu farsu līdz raidījumu beigām un tā tālāk. Un tad, bet kaut kas laikam viņa bija atrunājis, līdz ar to man tikai viena tiesas prāva no savādi gan laikiem. Tā. Okay. Jā, bet Amerikā to vienkārši pacēla citā līmenī. Saša Barona Cohena, ka viņš tiešām tā kā dabūja kadrā tos politiķus un izjokoja. Viņš tur ar Boratā to visu bija izdarījis, un tad viņam bija tas šovs Who is America, kur viņš dabūja tur Bernie Sandersu, Sāru Pēlinu. Tas jau Rudy Giuliani, kur bija tas Rudy Giuliani? Tas bija Boratā arī. Tas bija otrajā Boratā. Jā. Cohena gadījumā tas ir vēl savādāk, tur pat nav kariķējums, tur ir realitāte, vai ne? Kur viņš, man liekas, ka tas bija kaut kādā Dallasā, Teksasas, tajā kaut kādā samitā viņš vēl tur bija tas zirgu jāšanas kaut kāds tas process, kur vienkārši nāk visi tie cilvēki redneki un tā tālāk, un tur viņš ar viņiem to lietu taisīt. Un tas bija tā kā uz dzīvības un nāves robežas, ko viņš tur darīja. Tas ir, bet arī savā ziņā ārkārtīgi spēcīgs Amerikas portrets, jā. Mūsu gadījumā jau vienkārši mēs ejam kariķējumā. Tas ir krietni maigāk. Borats ir 10 reizes jaudīgāk. Jā, man liekas, ka Latvijā žēl, ka tā kā neviens to ceļu līdz galam nav aizgājis, varbūt tas kaut ko mainīt politiskajā situācijā. Man vienkārši, es tā kā, nav tā, ka es gribu kaut kādas konkrētas izmaiņas, vienkārši gribu redzēt, kā eksperimenti, kas notiks sabiedrībā, ja mums kāds aiziet tādā līmenī. Tas ir interesanti, es tā skaļi padomāšu, bet man liekas, ka tad Latvijā pastāv korupcija. Latvijā pastāv fantastiska, ir labi ierēģi Latvijā, bet ir fantastiski neprofesionāli ierēģi, piemēram. Šo visu varētu ilustrēt. Un varētu ilustrēt tāpēc, kā Borats. Tas būtu darāms. Tas ir jautājums vienkārši, kurš to finansētu. Ja tas ir izdarāms. Tas tiešām ir izdarāms. Un man liekas, ka tauta būtu ārkārtīgi par to pateicīga. Tauta būtu vienkārši laimīga. Un es domāju, tas arī būtu darāms. Bet tas ir jautājums, kurš to finansēs šobrīd. Jā, tas ne par finansēm viens, bet es domāju arī tā kā idejas, ka tur ir Borats 1 un Borats 2. Un Borats 2 tā kā gāja konkrēti mērķi. Tā kā mums ir iebjās Trumps. Šitā ir mana mākslinieka misija, lai viņi nepārvēl. Pirmais Borats bija vienkārši portretējums, tā kā par Ameriku. Viņam tur nebija konkrēti. Tur bija kaut kāda tur viegli, viņš pateica Warlord Bush, bet viņš tāds bija neitrāls. Viņš vienkārši, viņš nevilka to deķis konkrēti pusē. Te tu tik konkrēti jūt, ka
viņš ir pret to Trumpu, ka vienkārši, tā kā... Tu zini, ka tas... Jā, ka tas vienkārši tas bišķiņ tās politiskais pasūtījums, liekas, tā filma. Jā, neatkarīgi no tā, kurā pusē tu esi, bet jūtams tā piegarša, un tas var būt. Zini, ka te ir viena nianse. Tad es esmu aizgājis šitajā savā laikā, tad apsies savādi gan bija tās ļoti sarkastisks periods. Ja? Principā ļoti sarkastiski un tāda ironija un sarkasms par pastāvošo kaut kādām kļūdām tā tālāk. Mēs esam maza valsts, kurā ir milzīgi kompleksi par pašvērtību. Milzīga nespēja mīlēt vienam otru. Cilvēki nesveicinās uz ielām, cilvēki nesaka paldies un atvainojos. Mēs esam ļoti super noslēgti. Tie, kas ir vairāk padzīvojušies pa Eiropu, pa ārzemēm, jaunieši sevišķi, tas bija šī pamainās. Vakar kaut kur nesen aizvakar gar gauju gāju, kaut kāds riteņbraucējs brauc garām, es paēju maliņā, viņš pasaka paldies. Tas tā kā normāli, pareizi, bet vienkārši sanāk atkal tā ir kaut kādi jaunie cilvēki, kas to sāk darīt. Līdz ar to te ir īpatnēji par to, ka es šeit, es arī tagad uztaisīju TV3 vienu raidījumu, kas bija... Gribējām labāk sanāc izcili. Jā, gribējām labāk sanāc izcili par izglītību, un es arī uztaisīju tur ļoti daudz skandālus. Ir kaudzējumi skandāli, kur visi Delfi TVNets būtu pilns un TV3 LV būtu pilns ar ziņām par to, kādu ka tur notiek tas un tas izglītībā. Tas, ko es šobrīd saprotu, mums ir jābūt maigiem pret sevi. Un tā ir tāda baigi īpatnā lieta, ka mēs nevaram uzbūvēt kaut ko skaistu un jauki, ja mēs vienkārši viens otru zāģējam. Tur ir tāda ārkārtīgi tāda lieta, kas manī pamainīsies pa šiem gadiem. Un tā. Es tieši arī biju domājis, kā visus tagad pa šiem gadiem uzkrāto pieredzi izmantot un atgrieztos komēdijā, kas no tā iznāk ārā. Jā, tu atgrieztos vai es atgrieztos? Nē, es neesmu bijis. Es atgrieztos. Man liekas, ka šis... Tad mums bija valstī viss kārtībā. Jā, tas bija kaut kāds 13 gads. Bet tas pirms 10 gadiem, man liekas. Jā, wow, okay. Tad tas bija kaut kāds viens mazs iegājiens, un jau tad, sanāk, es biju kaut kur aizmigrējis, bišķiņ prom no Valča un Baibas, un arī no Jāņas, tad es esmu iegājis, es esmu mācību treneris. Es esmu izglītībā šobrīd 14 gadus. Un mana visa dzīve ir par psiholoģiju, par cilvēku miedarbību, sadarbību, par attīstību. Un, restīvi, viss, kas ir skarbs, nepieklājīgs, nelaipns, ironisks par citiem cilvēkiem, principā tas, ko es redzu, viņš atstāja diezgan liels sekas cilvēkiem. Un tad es no šī leņķa, principā, uz visu tagad skatos no vienas puses, no otras puses, ja gadījumā kaut ko tagad taisītu, tam būtu jābūt ar ļoti precīzu formātu. Tuvākais, kas man patiesībā šobrīd ir jautājums par Key and Peele, ja jūs zināt Amerikā, ārkārtīgi talantīgi. Es zinu, tā komanda, kas Key and Peele, zini, ja? Es nezinu. Tu zini, viņam bija Get Out. Es tagad sapratu Peels. Viņš tagad arī jau pārgājis tajā līmenī. Jā. Tad tas ir fantastisks, precīzs Jordans Peels. Jā. Ļoti labs režisors šobrīd. Cik varbūt viņam ir izcila filma iznākusi un tā tālāk. Un tas būtu man aizdoms, tas ir vienīgais formāts, kas varētu kalpot un strādāt, bet atslēga šī visā ir viens scenārija. Lieta, tad, piemēram, mums ir talantīgi aktieri, mums ir Sipnieks, mums ir Krauze un tā tālāk. Mums ir vēl talantīgi cilvēki, kas tur varētu būt klāt, bet scenārijs vēlreiz scenārijs. Un tad nākamais jautājums, kur tu tā kā pateici nauda, viena lieta, atslēgas jautājums ir par naudu. Tāpēc, ka, ar ko Andrejs ir ģeniāls savā ziņā, viņš intuitīvi saprata, kur virzīt naudu. Šobrīd, ja tu parunās kaut kādu cilvēku, viņš runās nevis no radošuma un attīstības, bet bieži vien cilvēkos dominē bailes, vai to sapratīs, kā to sapratīs, un tajā brīdī, kad tas sāk dominēt komunikācijā par projektiem, tur vairs nav radošuma. Tur sākās saskaņošanas, vēl kaut kāds, kad Džerijs Seinfelds, ja jūs zināt, Džerijs Seinfelds kaut kādā brīdī pateica, ja kāds kaut kādā brīdī sāk analizēt manu scenāriju, tas raidījums vienkārši nav. Viņš nevar neko izdarīt no tā. Jā. Bet es domāju, arī Saturday Night Live viņš arī tik ilgi turās, tāpēc, ka tur ar finansēm viss sakārtos, tur vienkārši viņiem ir tā radošā grupiņa, kas tā kā par to naudas jautājumu nedomā. Bet tur ir kaut kāds konkrēti, bet tur gan es esmu lasījis, ka viņiem daudz rūpīgāk to saturu vērtē, un tur viens aktieris kaut kad esot tieši pirms ētera par kaut ko apvainojies, un viņš esot tieši ēterā izdarījis pilnīgi pretēju skeču, un tad tur vienkārši tas Lorence Michaels pēc tam esot izlumājis taisni, cik gadus es strādāju, neviens nekad kaut ko tādu nav atļaujas man izdarīt. Kas notika ar viņu pēc tam, viņš tieši atlaid. Kas traktieri? Man liekas, viens no tiem Vajans brāļiem. Marlons Vajans, viņi tur 3, man liekas, ir. Okay. Viņiem bija tās filmas White Chicks vai kaut kas tāds, un Majors Pains, no tās ģimenes. Jā. Saturday Night Live ir very high stake product. Tajā ziņā, ka te tur ir slavenības, viņš ir NBC laikam 11 vakarā, viņš ir ap 12. Tas tiešā ētera efekts ir traģisks tādā ziņā priekš Amerikas korporatīvās kultūras, un kas ir ģeniāli, ka viņš turās, ja, piemēram, tos 40 gadus. Pie tā visa augstā riska
Viņi tomēr ir tur. Un tur viena atslēga, patiesībā, Seth Meyers, ja tu zini, kas vadīja to šovu. Viņš tagad, viņam ir, man liekas, ka... Pašam šovs. Jā, viņam NBC tas Late vai kaut kas tāds. Un viņam bija viens piemērs par to, ka bija... Es neatceros, kurš aktieris bija atnācis pie viņa un kaut kādu scenāriju teicis, daram to. Un Seth Meyers pateica, ko viena no principiem, kas ir komēdijā, piemēram, ka don't put two hats in one hat. Tad restīvi nemēģina vienā jokā ielikt vēl otru joku iekšā. Tad viņi uztaisījuši kaut kādu joku, Jims Kerijs to stāstīja. Tad viņi bija uztaisījuši kaut kādu joku, un tas joks neaizgāja, un tad tikai tas Seth Meyers nāk garām saka, two hats. Un tas viss ir principā algoritmi. Tas viss ir algoritmi tādā ziņā, ka sekvence, piemēram, labi, ka mums ir savādi gan sapulcs, ja nav kaut kāds sapulcs, kurā ir jautājums par to, ka, es neceros, tas bija Valčs teiciens, vai tas bija Kalniņa teiciens par to, ka tu kā angliski sauc punchline, vai beigās ir stāsts par pārsteigumu. Kāds mums ir pārsteigums? Nu, tie ir kaut kādi algoritmi, un tad tie algoritmi, principā, tu definē, kā tu veido scenāriju, un kā tu veido to struktūru. Bet pieņemsim, labi, es tagad bišķi aizvirzoties nedaudz uz priekšu, nu tu teici, ka tev kaut kā tas periods, ka vēl gribi taisīt komēdijas raidījumus apsīkās, bet tas ir kaut kāds nogurums vienkārši no tā, vai tu vairs nejūti, kur ir joks, vai arī, jo es pieļauju, ka tik intensīvi strādājot, var gadīties tas, ka jums kaut kā pat jūs it kā taisat joku, bet jums varbūt pat jāiestās sev, ka tas ir smieklīgi, jo man liekas, ka tā bieži var gadīt, nu tā kā, ka jūs, ok, mums ir kaut kas jāizdara, mēs taisam, nu, it kā ir smiekli, nu, it kā ir, bet, nu... Tad montāžu procesā skaties, un tagad, cik reizes jau izsmējies par to, un tad... Jā, bet patiesībā, ka tā ir tāda iedoma, vai tas varbūt ir kaut kāds... Zini, kā tā varētu būt analoģija, man liekas, ka varētu būt ar augsta līmeņa sportu. Tātad augsta līmeņa sportā tu nevar sev mānīt, piemēram, Porziņš. Viņš nevar sev mānīt, viņam jābūt maksimāli perfektākajā fiziskajā kondicijā. Viņš nevar nevienu reizi lažot. Jā, tieši treniņos viņš nevar lažot. Viņš nevar ar pārtiku lažot, ar miegu. Viņam visur ir jābūt precīzam. Un šis ir tas lielākais izaicinājums. Tad tas, ko tu saki par to humoru, apsties, zin kā, man bija prieks, milzīgs prieks, Sipniec, Krause, Dagmāra Leganta, Kalniņš un tā tālāk. Tur ir tik daudz prieka no tās visā procesā, kolosāli. Taču šis jautājums par kvalitātes standartu, es pateikšu vienu īpatnību, kas tur parādījās. Tad, manuprāt, mums bija katrs 4. raidījums tādā kvalitātē, kā es gribēju. Katrs 4. Ko tas nozīmē? Tad ir tāds cikls. Tad ir labs raidījums, forši tas bija labs raidījums, un nākšais raidījums bija šis zemāks. Tad es lēnītēm piekdiešu skrūvus kaut kādus, un tad es saku, tad šitas ir slikti, un tad mēs lēnītēm atkal uzkāpjam, un atkal ir labs raidījums. Un šīs standarta turējiens, nezinu, kā tādā vieglītēm, mēs esam barbekju cepienā, vai tur, tas ir labais! Jā, un tas ir visbīstamākais, šis ir šausmīgi bīstam. Un te sākās ļoti vajadzīgais jautājums par cenzūru. Tātad tu sev cenzē, un tā cenzēšana ir ļoti vajadzīga, lai tu dabūtu kvalitāti. Bet tas ir tas piņķirīgākais, tas ir vispiņķirīgākais. Un kaut kādā brīdī, ka būs labi, un, piemēram, tu esi nofilmējis vienu materiālu, un tu atnāc uz montāžu, un tu saproti, ka tur kaut kas nerulē. Vispār nerulē. Bet tad tev montāžā jātur kaut kāds cits leņķis, varbūt mēs pieiesim no citas puses vispār. Un tur ir īpatnējā kārtā tas, ka tev ir laba ideja, piemēram, sapulču zālē, tad tā ideja ir apmēram varbūt dažreiz 20%. Nākamais tu filmēji no cita leņķa kaut ko pasaki, vēl operators kaut ko pasaka. Mums bija Fāriņš operators, kuram ir līdzīgi humoru sajūta, un ja Fāriņš nesmējās, tas ir tas nestrādā. Kolosāli. Ok, vēl viena lieta. Tad Fāriņš kaut ko pasaka, tad tu vēl telpu kaut kādu jaunu lietiņu iedod, ja? Tu sanāk, tev visu laiku jābūt dzīvam, tev visu laiku jādzird, un tad ir montāža, kur vēl top vēl 50%. Ja nav montāžā jaudīgs cilvēks, tad tur pazūd 50% no iespējamības. Tad es sanāk, tā ir tāda ekosistēma, kur katram ir jāizdod maksimālais standarts. Un vienā brīdī otram ir depresija, trešam ir tur akna nav izskalojusies pēc alkohola un tā tālāk. Katram ir kaut kādas savas lietas, tur bija bohēma, cita ārkārtīgi augstu vili. Labā ziņa ir tāda, ka mēs visi bijām draugi, tur kopā, tur viss kaut kas tur tika darīts un tā tālāk. Tas ļoti atviegloja to procesu. Ļoti atviegloja. Un viņus visus vieno, tas lielais vārds, kas man, tur ir 2 vārdi, kas man par cilvēkos ļoti vieno, tas ir sirsnība un atbildība. Viņi bija sirsnīgi, visi un atbildīgi. Līdz ar to uz šīm 2 lietām, problēma tāda, ka viņiem humors sajūta nebija, bet es pārējais viņiem tur bija un es uz to visu kaut ko varēju uzbūvēt. Bet, man labi, ka es pateicu, ka viņiem nebija humors sajūta. Jā, tas ir saprotams. bet labi, tu teici Fāriņš smējās. Gins Fāriņš. Fāriņš smējās. Cik ļoti viņš smējās tad, kad bija Znaroka skečs? Jo
Nu, tas Tur blūperos jūs es teiktu, tas ir kulturāli, tas ir, man liekas, ka tādā popkultūrā tas ir pīks. Nu, viņš ir mīmos, stikeros, viņš neapstājās. Es kaut kad darba komunikācijā bijis, tā, ka tu aizsūt kaut kādu sūtu, vienkārši atsūt atpakaļ. Nu, tas ir pīsģēs. Pirms mums sākās sarunas, es ar Dainu katedras vadītāju runāju, viņš teica, viņš reiz 2 gados noskatā šo skeču. Vienkārši tāpat vien. Nu, reku apsties par algoritmiem parunājot. Labi, Fāriņš, man liekas, ka iespējams varbūt bija, varbūt nebija studijā. Man liekas, ka mums bija tā, ka ir studijā, es esmu kopā ar kaut kādu viesu, un tad kāds ir vēl no aktieriem klāt, un tad mēs kopā kaut ko tur brainstormojam, kā tur pateikt. Varbūt, ka Valdis bija klāt studijā, piemēram, tādā ziņā, kad klausies varbūt pasaka no šī leņķa, varbūt pasaka no šī leņķa un tā tālāk. Bet katrā ziņā tas, ko es zinu, ka es laikam 2 reizes pats apsmējos. Ir dažas reizes, kad es nevaru tā kā izvilkt līdz galam, bet tur ir ķiķis kaut kāds, man liekas, ka es tur apsmējos un tā tālāk, jā. Bet reku es tās par algoritmu, sap citu. Tad, ja tu gribi dabūt mainstreamu lielāku to rezonanci, tad ko ieliec iekšā? Ieliec kostīmu, ieliec maksimāli spilgtu, radikāli spilgtu tēlu. Tad tu nevarētu ielikt kaut kādu matīcini tikai tāpēc, ka viņam ir ūsas vai kaut ko tam līdzīgi. Tad tur ir znaroks ļoti spilgts tēls. Tālāk ieliec agresiju. Tad tur bija agresija valodā. Kā tev ķermenis reaģē, ja? Agresija valodā, tad nākamais jautājums ir agresija burtiski pa muguru, ka vilks likš bortā un tā tālāk. Un tad 5. ir jautājums par kaut kādām seksualitātēm. Tad seksualitāte mums bija ļoti maz savādi gan. Tad mēs šļūcām bez tā cauri, mēģinājām tā kā neiet iekšā. Man bija kaut kāds Rīgas laika periods, es uzskatīju sev par beigo intelektuālu un tā tālāk. Nu, mēs mēģinājām tādā zolīdā turēties. Bet tur ir tās sekvences un tie algoritmi, kas tur ir iekšā. Plus vēl aktualitāte, plus vēl visiem Latvijā patīk hokejs. Sanāk, tur vienkārši saliec to algoritmu kaut kopā. Ir jāstrādā. Tas tajā sezonā arī nostrādā, bet tieši par Rīgas laiku runājot. Lobās. Šito interviju. Šis klausies manis. Un es joprojām domāju. Tas ir Chaplins. Tas nav Chaplins. Tas ir Chaplins. Tu man izglābi, klausies, jā. Šis ir, jā. Es ļoti ilgi domāju, kāpēc es tur gribēju būt Chaplins. Kas tas tāds par iemeslu bija un tā tālāk. Šis bija spūkī. Es viņu neesmu, man šāds žurnāls pat nav, bet pašam un tā, jā. Bet es nedošu viņu. Kur jūs izrakāt kaut kādā bibliotekā? Jaunā Rīgas teātrī. Jaunais Rīgas teātris. Jā, tas no Hermena kolekcijas, man liekas, viņš nezina, ka. Mēs viņu neatgriežam. Jā, ok. Tas ir Chaplins. Tur, man liekas, arī bildu vēl futbola uniformā ir. Jā. Bet labi, par futbolu mēs vēl. Nu jā, pēc tam. Znaroks. Bet man liekas, ka tur ir tomēr Aldis arī, ja viņš nebūtu nospēlējis tādā līmenī, tur ir arī... Viņš ir ģeniāls. Viņš ir ģeniāls. Nu, skaidrs, ka Aldis ir tiešām izteikts tāds tīradnis un ģēnijs. Viņš kādā 2. sezonā sāka Legnītē pieslēgties tur klāt un viņš ir ģeniāls. Vienkārši ģeniāls aktieris. Arī tas, principā, sanāk, viņš Latvijas kino varētu ļoti daudz ko izdarīt. Vienkārši sanāk, ka ir režisori, kas to redz. Tas, kā, man liekas, es kā režisors, ja turpināt, tad viņš ir viens no tiem, jā, ļoti izteikts dramatiskās lomas varētu tēlot. Viņš arī no tā prom ir aizgājis. Jā, viņš nav. Viņš ir Aldis pēc būtības, viņam ir 2 lietas. Viņš ir režisors un viņš ir filozofs. Viņam ir 2 lietas visu mūžu, kas viņš ir bijis. Un tas ir, man liekas, ka mūs ir vienojis. Aldis ir viens no tuvākajiem dzīves draugiem bijis par to, ka mēs abi esam filozofi un kriptiņu režisori. Viņš ir vairāk režisors nekā es. Jā, bet tas savādi gan posms, viņš beidzās kaut kad 2003. gads. 4. gads, man liekas. Nē, tas sacīk mums tāda, ka ir savādi gan, tad ir Akungs, kas ir... Laikam Akungs un kāpēc ne? Kāpēc? To es pat nezinu. Bet tad jūs pārējiet uz TV3, kur ir Brīnumzeme. Bet vēl starpā. Tāpēc es sāku iet ārā no televīzijas, tāpēc, ka man ir depresija, jo es nevaru pacelt slavu. To es nemācēju pacelt, jā. Okay. Bet kā vispār to slavu bija? Piemēram, tā, ka jūs, brainstorms jums tur vecrīgā kādā bārā, jūs tā kā varējāt netraucēt sēdēt, ja tas Latvijā droši vien ir tāda kultrāk cilvēki baigi nenāk klāt. Trešajā nedēļā es atceros, mēs gājām pa Vecrīgu un kaut kas sāk bļaut, ejam pie Jāņdzer tēju. Tas ir 3. nedēļa. Tad iedomājies vēl 160 epizodes vēlāk. Tādā ziņā, ka es diezgan ilgi visu kaut ko nezināju par sevi pēc savām gan beigām. Man bija kaut kādas. Es aizgāju, tāpēc, ka man depresija sāk nākt virsū, tāpēc, ka es esmu diezgan introverts cilvēks. Varbūt tā nepateiks, bet es varu, mēnesi viens pats dzīvoties un esmu arī tā darījis, vienkārši bez runāšanas un tā tālāk. Un tas, ka visi tev redz, visi tev pēta, un es nezināju, kā to tik galā.
Arī tagad kaut kādā brīdī, labi, man tagad ir labāk, ka es vairs galīgi neesmu tik atpazīstams. Es esmu no A kategorijas slavnības palicis pa C mīnus, bet man tādā ziņā arī pat tagad es diezgan acīgi redzu, ko cilvēki saka, kā paskatās uz mani tā tālāk. Tajā laikā es to nevarēju pārciest. Es negāju iekšā veikalā, mana draudzene gāja iekšā veikalā iepirkties, tāpēc, ka, tā. Tajā laikā nevarēja pasūtīt Voltā. Vai Rimī to. Rimī vāģis atbrauc. Es vienkārši dzīvē vienreiz redzēju, es biju Olimpijā, stāvēju rindā, un aiz manis bija Valters Krauz. Tur vienkārši kaut kāds džeks tā stāv. Nu, Valter, pastāst kādu joku. Tas ir klasika. Skatās, tā kā, klasika. Es to cilvēku saprotu, tas ir tā kā, kāds Narukam arī pateikt, kaut ko pastāst par, jā, tur ievelc man bortā. Vai kaut kas tam līdz klausies, es atbūtu mani. Tā kā šis ir kino podcasts, mēs arī par to vienu filmu parunāsim. Bet pirms tam, paralēli šim visam, šis ir vairāk mana tēma, tāpēc, ka Augusts, man liekas, ka nezinu tik daudz. Es esmu futbola cilvēks šajā podkastā. Tu esi spēlējis, ja tu vienkārši seko līdzi? Es bērnībā, es spēlēju līdz kaut kādai 7. klasē, bet tā es sekoju līdzi un ik pa laikam. Kā mums ir timestamp, mums būs atkāp. Šī ir futbola atkāp. Šī ir īsa atkāp vienkārši. Man ir arī elegants veids, kā pāriet uz nākamo tēmu no šī. Tātad, jā, tu ņēmies ap to savādi gan, mēmojas šovs, bet tev bija diezgan gara karjera futbolā, patiesībā. Karjera, es saukšu to pa karjeru, jo tas, kas ir spēlējis virslīgā, tam ir karjera. Nevajag, jā. labi. Tā kā. Un sanāk, jau kopš 90. gadiem tu biji futbolā, tu biji Gaujā? Valmieras Gaujā 18 gadi, laikam, es biju Valmieras Gaujā, jā. Man pat nauda maksāja par to, jā. Nu, lūk. Un tad tu biji arī Audā pēc tam. Jā. Audā. Un vai tu spēlēji kopā ar Gorkšu? Jā. Ar visu? Kaspars viens no maniem čomiem. Kaspar, man tur bija. Man Audā bija 2 cilvēki, kuriem bija labs kontakts ar Marcelu un ar Kasparu. Kas bija Marcels? Marcels vienkārši čoms. Vienkārši čoms. Pussargs Audā. Bet tu biji pussargs vai? Es biju pussargs, jā. Centrs pussargs. Man dotība, principā, jā, es esmu centrs pussargs. Tad, kad bija Eiro 2004, tad tu biji 26. tur valstī centrs pussargs sanāk. Izvēlē. Jā, ok. Tā kā, ja tev, visi ir 25 traumēti. Jā, ok. Bet, ko es gribēju teikt par to, bet pieņemsim, tu sāk nodarbojas, principā, tu esi pusprofesionāli virslīgā iekšā. Tajā brīdī, kādos gados. Tur jūs kritāt iekšā ārā, es paskatījos statistiku. Jā, bet es laikam tur biju 2 vai 3 sezonas, un es biju ļoti viduvējs, tāpēc, ka man Bohēm vienmēr traucēja būt futbolists. Tas bija arī paralēli žurnālistikai? Jā. Tas bija vēl senāk, bet ja mēs runājam par to savādu gan laiku, tad tur ir viena nianses, ko es gribu visiem pateikt arī māksliniekiem, ka, lai jūs kaut ko labu skaistu dzīvē uztaisītu, jums vajag labu aknu. Un caur sportu burtiski akni tīrās un vienkārši smadzenēm labi domāšanu tajā brīdī, kad es uztaisīju savādu gan, man liekas, ka pirmo sezonu, es biju tajā brīdī, kā reiz, man liekas, ka virslīgā. Līdz ar to, un tajā gadā, piemēram, man bija treniņu nometne Zviedrijā, man bija treniņu nometne Holandē. Es jau sanāk, es gāju 2 treniņu dienā, tur 10 dienas Zviedrijā. Pēc tam Holandē tā ir milzīga slodze. Un tas ķermenis, viņš tik spēcīgs, ka tu vari izturēt to milzīgo slodzi stresu, kas bija arī savā gan taisot, piemēram. Nākamā dienā pēc savā gan pirmā ētera es attapos kaut kur klusajā centrā, pamodos kaut kādā dzīvoklī pēc Bohēmas, un es aizgāju uz virtuvi padzerties, tā kā neviena apkārt neredz, tādā ziņā, ka visi guļ kaut kur tur, kas tur, un es aizgāju pliks uz virtuvi, un es padzeros ūdeni, es noģīpstu. Es jau tās slodze bijis milzīgi, bet ķermenis ir labā stāvoklī, viņš ir labi trenēts un var izturēt. Man ir galvenais jautājums. Tu piemēram, tu esi spēlējis sanāk pret kādu Skonto vai Ventspilu, vai kāds ir spēlēt Viestram Dūlam no Mēmā šovu pret, tur es nezinu, Astafjevu pieņemsim. Kāds tas līmeņa starpība? Jo tagad jau virslīga diezgan izlīdzinājusies, bet toreiz. Tu zini, es pateikšu vienu dīvainu piemēru, ko es atceros. Kontekstā ar Bohēmu. Tas bija kaut kāds augusts, mums bija treniņa spēle pret Skonto reiz, tas bija Ķīšezerā, un es tajā brīdī tā bija tāda Bohēma, kur, man liekas, kā akni tika pārbaudīti visās posmē. Tas tā kā tu dzer apmēram, augustā tur 30 dienas, tu dzer pusi no mēneša. No tā. Okay. Bet tas nav tā kā tu vienu dzērienu dienā, bet puslitrs, piemēram, dienā vai kaut kas tāds. Un man bija spēle, man bija treniņa spēle pret Skonto, mēs tīri labi, man liekas, nospēlējām, un es tikai pēc tam padomāju, moins, kāda ir bijusi iekšā. Bet tas, ko es zinu, ka es nekad neesmu varējis normāli kaut ko tur realizēt, tāpēc, ka tur ļoti daudz kas atkrīt no ķermeņa jaudas.
Un, ja tev nav ķermeņa jauda, tad tur nekas principā nenotiek. Un, ko es uzņemu kaut kādu labu sportisko formu, tā man gadās kaut kāds bohemiāls piedāvājums vai kaut kāda vajadzība, piemēram, jo apsties savādi gan komanda lielā mērā caur bohēmu, tiksim, parādījās un tā tālāk. Nu, es nezinu vispār, kā es tur biju tajā virslīgā. Es arī, tieši tas man arī... Kā piemēram treneris un komandas biedrs to skatījās. Man bija viena spēle, kas bija, laikam, kas tas par Baronēlā, kā to stadionu tagad sauc? Tagad viņš vairs Barona nav. Tur bija tas stadions, un tur bija spēle, un es iepriekšā dienā biju Pulciņā, Pulkvedis. Tur bija kaut kas, tur bija steidzami kaut ko jāparunājas. Es pat izdzēru salīdzinoši maz tikai 4 tekilas. Un otrā dienā es sapratu, Marcels vēl ķiķinājās, viņš skatījās, domā, ka tu vari spēlēt, varēs būs. Un es tā kā domāju, nesorientēties, bet tā laikam bija pirmā reize, kad man noņēma puslaikā no laukuma. Bet tas bija ļoti, ļoti korekti, un es trenerim teicu, jā, pilnīgi pareizi, jo, kā normāli būtu tas, ka es varu koncentrēties arī, bet tas tekila nav mans dzēriens. Ja es būtu dzēris kaut ko citu, iespējams, es būtu bijis labi, bet tekila galīgi nebija. Kas bija treneris tajā brīdī Audā? Godīgi teikšu, neatceros. Es godīgi teikšu, man bija vārds bija Juris. Jā, tas nebija Gorkšs, tas bija cits Juris. Tā ļoti laipnis, tāds maigs, delikāts cilvēks, treneris, kurš redzēja, piemēram, man kā futbolistu potenciālu. Es varēju spēlēt savā pozīcijā. Bet tev jau ļoti labi spēlē patiesībā. Ja tu vēl biji virslīgā, viņiem tiešām nebija spēles. Zinu, kā es tajā brīdī nezinu, vai tā bija virslīga, vai tā bija pirmā līga. Bet atslēga laikam ir tāda, ka man liekas, ka jā, man bija prasmes, es varēju labi spēlēt, taču tur ir 2 elementi, kas atslēgas elements man principā ir tas, ka ja es jūtu, ka man neusticās, es pazūdu. Un šī gadījumā ir tā, ka es esmu ļoti atkarīgs no cilvēkiem, ar ko es esmu kopā. Un, ja komandā ir kaut kāda laba atmosfēra, tad tas vienkārši nedarbojās. Un man bērnībā vēl labs piemērs par to, ka manā vecuma grupā mūsu komanda no Valmieras mēs dabūjām Padomju Savienībā, kur ir 300 miljoni iedzīvotāji, savā vecuma grupā 3. vietu. Mēs dalījām 1., 3. vietu ar Ukrainu un Grūziju, ja nemaldos. Tās ir futbola valsts. Bet tādā ziņā, ka mēs dalījām ar viņu 1. vietu Padomju Savienībā, un es biju centra pusargs. Tas nozīmē, ka kāda jauda tur ir, bet atkal tas ir vēl viens papildus īpnējs tās par likteni, ka es esmu ļoti laimīgs, ka man izsvied no turienes ārā, jo man pilnīgi cits ceļš dzīvē jāiet. Tur arī nav īsti varianti patiesībā, ja tā paskatās, jo tur tajā brīdī, es teiktu, tas ir kaut kā 2000. gadu vidus, tas jau principā ir Latvijas futbola pīķis, tā teikt. Verpakovskis un Portugāli. Es biju uz to čempionātu aizbraucis, apstījos, un vienkārši es redzēju to spēli, kur viņi nogāza pret Vāciju, laikam, kur mēs varējām Ničā ar Vāciju nospēlēt. Mēs nospēlējām Ničā, un visi saka, ka vajadzēja būt pendelē. Jā, tur bija. Šis ir tas brīdis, kad podkāstā tiek pazaudēt pusi no Nē, netiks tūlīt, mēs Visi kārtībā. Nav, viņi pienāks man tīri egoistiski patīk. Nē, droši. Olafs vienkārši tagad ķiķinās par to farsu, par ko mēs te runājam, un tā tālāk. Jā, bet centrs pusargs, tas ir principā, es uzskatu, tā ir sarežģītākā pozīcija vispār futbolā. Tas ir visgudrākie parasti cilvēki ir centra pusargi, manuprāt. Ko tu domā futbola ziņā? Futbola ziņā tieši, viņiem ir IQ, jo tie, kas ir pa malām, tie ir pilnīgi egoistiski pārsvarā. Es biju, malējais pusargs tādā ziņā. Centra aizsargi ir visprātīgākie tādā ziņā, un vārdsargi vienkārši dīvaini. Un tad centra pusargs, tas ir tas, kas vada šo visu, kas ir savāds. Jā. Tā tendencija kā tāda varētu būt. Mums pietrūks Latvijā centra pusarga, un tu aizgāji prom no futbola. Šis viens no interesantākajiem jokiem, ko es esmu dzirdējis savā dzīvē. Tiešām manis pietrūk, jā. Es un Astafjevs. Mēs būtu izvilkuši to lietu. Tieši eiro labi, es neiešu tālu. Jā, tu teici, mākslas cilvēku šo skatās. Mākslas cilvēkiem rūpēties par savu ķermeni. Šī ir tāda īpatnē lieta par to, ka tajā brīdī, kad tu slīdi lejā, tagad degradējies kaut ko, piemēram, es degradējies, ka tu nesporto, tu neēd veselīgi, tu alkohols un tā tālāk, vai pīpē zāli tik daudz, tad tāds liepas slīde var būt ļoti radoša. Tu būtiski ķermenis tev degradējās, nelabi neslikti, jo daudziem cilvēkiem vienkārši visu mūžu ķermenis lēnām degradējās. Bet tajā brīdī, atkal tev uzkāp augšā, lai atkal tu varētu slīdēt lejā. Un tad, principā, piemēram, savā gan es uztaisīju, principā, tajā brīdī, ka es slīdu lejā. Un tad es esmu ļoti savā fiziskajā formā, un tad aiziet kaut kāda bohēma, es taisu raidījumu, es slīdu lejā, bet man radošums nāk vaļā, mans potenciāls nāk vaļā, un līdz ar to radošiem cilvēkiem es arī dikti novēlu, lai ķermenis ir labā kārtībā ik pa laikam. Jā. To mēs visiem nolēmām, bet tu būs tā pārēja. Labi, pietiks par futbolu runāt. Varbūt atsevišķi podkāsts, Rudolf futbola podkāsts. Cilvēkiem, jūs nezināt, ka šie cilvēki spēlē virslīgā. Tas ir kaut kāda atsevišķa sērija. Bet,
2007. gadā, jā, mēs spēlējām Eiropas čempionātā, bet 2007. gadā arī iznāca filma, kurai šogad palika 20 gadi. Jā. Oho. Jā. Patiesībā viss ir kārtībā 10 gadi, un mēs jūs mīlam 20 gadi. 20 gadi. Patiesībā tas bija mums tā kā pirmais impulss aicināt, tāpēc, ka mēs būtu vienīgais mēdījis, kas runā par, es mīlu jūs meitu 20 gadu jubileju. Es nezinu, bet tiešām, jā. Un neviens nesaprot par ko, kāpēc vispār, tā 20 gadu jubileju. 20 gadu. Bet tur arī apiet Apples, jo man liekas, otrajā podkāstu epizodē mēs tieši pieminējām to filmu. Jā, tas bija. Un tāpēc, galvenais jautājums, kur radās doma pamēģināt kino? Man bija aizdoma, ka viens no maniem ceļiem, ko es gribētu dzīvē iet, ir taisīt, filmēt filmas. Es nezinu, vai es kā režisors būtu tik gan talantīgs. Es zinu, ka es esmu čaklas, lai mācītos un to scenāriju struktūru agrāk vēl, man liekas, atkostu. Bet tas bija vienkārši mans pirmais mēģinājums realizēt sevi kino kā režisoram. Un pat sākumā tur bija domāts cits režisors. Kaut kā mums tur aizgāja uz Tikšos rakstīt trīs režisori. Edmunds Jansons, Aldis Kalniņš un... Es vienmēr mēs likām, tādā ziņā es vienmēr esmu uzstījis, ka tas ir kaut kāds komandas darbs, un Edmunds Jansons tur bija klātesošs kaut kādos aspektos, Aldis Kalniņš bija ļoti daudz cevišķi montāžā, Aldis Kalniņš bija jau tajā brīdī mans dombiedrs, tīri režisors dombiedrs un tā tālāk. Un man viss ir tādā sadarbības elementā. Tā kā savādi, gan kā mēs sākām ģenerēt kopā kaut ko tādu, man vienkārši principā visu laiku patīk ģenerēt kopā. Un tāpēc, ka tu kaut ko neredzi no kaut kāda stūra, no leņķa, un tad otrs kaut ko pasaka, tā kā, nezinu, brāļi Koeni, piemēram, jā, vai tur vēl kaut kādu, vai Čauski, kas darījās. Mēs tur ir kaut kāda beigā harmonija, vismaz man patīk darīt kopā. Bet Edmunds Jansons bija arī tieši... Viņš ir animators. Jā, viņš ir animators. Es tieši gribēju teikt, bet vai viņš arī kaut kā iesaisties tajā spēles daļā, vai tā bija tikai kā? Nē, viņš, tad, kā lai te pasaka, ir cilvēki, ar kuriem es kaut kāds lietas runājam, pārunājam, kā mēs tur būvējam tā tālāk. Un es neatceros, cik Edmunds bija tieši tajā iesaistīts. Viņam, principā, tā viņa lieta bija tieši tā animācijas daļa. Jā. Tas ir pilnīgi noteikti. Par to pārējo man liekas, ka nē. Tur mēs ar Aldu vairāk, jā. Un kāpēc filmas saka, ir mēmais šovs, bet kas ir Jedi Productions? Tad apsies. Ja kaut kādā bohēmas brīdī ir sajūta, ka top kaut kas tik ļoti svarīgs, kas nevienam citam nav nozīmīgs, tad mums noteikti tas ir jāparāda, tāpēc, ka tas pašiem patīk. Tad tur bija šaumis, tur bija tas, kas tajā galviņā bija, tur ar mietu ievilku pa muguru laikam, vai kaut kas tam līdzīgs, tur bija Jedi. Beigās pašās? Jā, Jedi Productionam, tur taču bija kaut kas, kas tur bija? Nē, es tikai atceros, ka bija tāds nosaukums. Tur vienkārši mēs kaut kādu muļķību nofilmējām, tur bija kaut kāda muļķība, ko mēs tur pēc tam tālsiem tajā kaut kādā vietā nofilmējām. Un ko ar to iesākt? Nostaisam Jedi Productions. Vienkārši ievadā uzliekam Jedi Productions. Pilnīgi bez Man jau tā likās. Tāda kompānija bija, tur apmēram 5 minūtēm, un mēs gribējām to iemūžināt. Jedi Productions. Lai nepazūd Latvijai Jedi Productions. Nē, es kaut kā, ja tu vērtē to kā filmu, es domāju, tas, ka tev pirms filmas parādās Jedi Productions, iedod kaut kādu skatītājiem to, ko viņš skatīsies. Varbūt tas pat ir labs gājiens. Man liekas, tur vēl bija vēl viens, es nezinu, vai tas ir iekšā, vai tas nav iekšā, es neesmu to filmu redzējis, nezinu. 20 gadus? Jā, varētu tā būt sapcīt. Bet tur bija tas, kur valsts šāva zīvi. Tā šaušana zīve, man arī viņa tik svarīga, ka viņai būtu bijis jābūt. Un es nezinu, vai tas ir pie Jedi Production, es neatceros. Jā. Zīves bija komisārā Brexī, bet tur bija, man liekas, tā runājušā roka no ūdens kaut kāda iznāca laukā. Jā. Bet patiesībā tajā filmā, man liekas, ka pat mūsdienās ir tāds ļoti kluss kulta status, jo ir tāds portāls Letterboxd, tas ir filma, tā kā Goodreads, pieņemsim, kur ir grāmatas, bet tikai filmām tas pats. Un tur ir, es teiktu, 21% skatītāji ilgši 5 zvaigznes. Jā, es mākās viens tā skaitā, jā. Tā kā es viņu skatījos, viņi tā kā kaut kā, kad es biju bērns, es biju viņai pa mazu, man vecāki teica, nē, tur rupjības vispārēk, un viņa nav rupjības īsti, man liekas. Bet man nerāda, es arī nezinu, tas vai tā ir bērnu filma, tas ir cits jautājums. Tu biji vardarbība par to, ka es tev riepu pārgriezīšu. Jā, tur bija. Jā, bet tagad viņi noskatoties, kaut kāds šāds tajā filmā ir. Kaut kāds savu laiku portretējums. Mēs skatījāmies Suņu būdu, un tur Artus baigi skārbi teica, ka tur Ragnārs Vaivars gadu pēc tam tur pārdzīvos pēc tās filmas, bet tā kā, es nezinu, ko tur baigi pārdzīvot. Tas man liekas viss, jo es tā kā, piemēram, novērtēju, piemēram, Uldis Dūms, tā kā viņš, tā kā nacionāli aktieris, tagad viņš ar komiķiem saukts kopā, bet viņš izties, ka viņš ļoti tā kā profesionāli, nopietni pietai lomai tā, it kā, tā būtu jebkur, tikpat labi viņš kaut Hamletu spēlēt.
Ļoti organiski. Jā, tāpēc profesionāls cilvēks. Regnāri man jāatvainojas, ka es Regnāru tur ievilku, jo tiešām Regnāram varbūt tā bija mana kļūda pēc būtības. Jo atkal Regnāram vienkārši vajag savu vietu, un kā jau visiem aktieriem atkal vajag trāpīt, un tur kaut ko, man likās, mums vajadzēja kaut ko tādu ļoti statisku, pareizu un smuku. Un tad, tur arī titros rādītos bloopers, un tā kā tur salūst, un viņš nesmējās. Tā kā, tur arī tas tā izties. Regnāram ir atšķirīgi humors sajūta, jā. Kas ir atkal kā iedurās pie tā viņa tēla. Jā. Bet tas arī interesanti, ka viņi iznāca tā kā vienā laikā ar to, bet stunda nāk, un tur arī bija. Aptuveni. Jā, tas tur. Jā, bet arī, ka viņš, tas Regnāra tēls, viņš līdzīgs tam Danielam, kurš arī tā kā. Jā, vispār, tā padomā. Arī uz materiālo ļoti tendēts, tā kā. Jā, bet stunda nāk, zin tādu. Es zinu, Poškus, vai ne? Poškus ļoti jauka, ka zīmīgi tāda tīra filma, Poškusam, es kāpēc atceros, mēs Poškusam teicu, ka forši. Tā jau arī bija augsts no LNT TV5. Tas arī ir, jā. Poškus un Ēķis ir, kur abi divi tādi roku un cimds vienbrīd, Jā. Jā, katrā ziņā ar to filmu jau tas laikam tas bija tāds mūsu tests. Viņi bija domāti, ka tāda demo filma, lai apstītos, kas un ko un kā. Un tad, kas bija ļoti interesanti Forum Cinemā tajā brīdī, kad mēs to filmu, es gāju runāties ar Forum Cinemā, ka mēs rādīsim to Forum Cinemā, tām vadītājiem tā brīža Forum Cinemā nepierādz. Jā, viņam tas man tā pārsteidz. Man bija tāds pārsteigums, ka viņš neredzēja, ka tur ir komerciālais potenciāls. Un tā bija pelnošākā filma tajā gadā Latvijā. Un viņi neparādīja Forum Cinemā? Nē, neparādīja. Un es domāju, man nav bijuši daudz tādu lielu šoku, bet šis bija viens no tiem lielajiem šokiem. Tur ir visas zvaigznes kaut kādas iekšā, tur ir komēdijas formāts, un viņš tā kā, nē. Bet es respektēju katram cilvēkam kaut kādu savu redzējumu. Man liekas, ka viņš pēc tam kaut kādu pateica par to, ka laikam tomēr vajadzēja rādīt. Viņš arī, bet es nezinu, viņš mācījās, jo Rīgas sargs arī nerādīja Forum Cinemās. Jā, tas nerādījis. Un pēc tam viņiem bija vēl skandāls ar klases saldēm, tā kā kaut kas tur. Es gan mīlu to kinoteātru kvalitātes ziņā, viņš tā kā no komerc kino, viņš ir joprojām līderis, tā kā no komerc kinoteātriem Latvijā. Redzēja par Rīgas sargiem. Jā, viņš nerādīja. No klases saldēm tur bija cits bīvs, tas bija pirms iepriekšējā epizodē var atrast, bet bija tas, ka Ēķis tetā viņi palaida ekskluzīvu, un tad tur bija, līguma atrunāts, ka nedrīkst rādīt kinoteātrī, ja viņi kaut kur citur jau ir pieejami straumēšanā, ka tas tā kā zog viņiem apmeklētājs, un līdz ar to viņi nobeigtu. Jā, bet es lasīju internetā, ka šai filmai viņai bija kaut kāda baigi grandiozā pirmsrāde, ka tur bija kaut kāds bezmaz vai kā tas Valters Krause kopā ar Baibu Sipnieci taisīja kaut kādu kaut ko līdzīgi kā tajā filmā, kaut kāda imitācija tam, kā lai tā nosauc. Es neatceros. Tas bija rakstīts, ka viņi tur kaut kādu baigo neta banketu rīkoja vai ko tajā kino, tagad Splendid Palace toreiz Rīga. Labi, ja tu neatceries. Es atceros tikai to, ka mēs ar Kalniņu tajā dienā nopirkām pidžams. Un mēs tajā dienā staigājām visu laiku pidžamās. Pidžamās? Reāli pidžams. Tāds pidžams, ar kurām, pa ielu. Jā, bija mais tomēr. Pidžams, ar kurām var normāli pidžamēt naktsmiegā. Un tā tālāk. Jā, bija ļoti radošs posms. Bet viņiem pēc tam bija kaut kādas Latvijas tūres, es saprotu. Jā, tas bija mūsu veids, kā atpelnīt naudu. Ar grupu. Okay, bet tieši par to naudas aspektu, tur noteikti kinocentrs nedēļ naudu. Tas nav valsts finansēts. Tādā ziņā man tajā brīdī bija laikam 2 vai 3 uzņēmumi, un viens no tiem uzņēmumiem taisīja pasākumus. Un tad mēs iztaisījām tā, ka mēs piedāvājam kaut kādiem finansētājiem to, ka mēs rādīsim liku filmu, cilvēki atnāks uz estrādēm, un tad pēc tam uzstāsies, kas tur, ko tur uzstāsies grupa. Rīgas Viļņi. Rīgas Viļņi, un laikam apeceļš vēl, kas tur pēc tam bija un tā tālāk, bez Bermuda 2 stūra. Un tā mēs atpelnījām to naudu, jā. Es nezinu, man liekas, ka mēs kaut kādos plusos tur beigās aizgājām. Mēs laikam nopelnījām tādu naudu, ka pēc tam Nacionālajam kinocentram mums kaut kādu naudu vajadzēja iedot kā kompensāciju, tāpēc, ka mēs kaut ko tur bijām Latvijas kino industriju tur kustinājuši un veicinājuši un tā tālāk. Jo tā bija, tā bija viena no ko. Tas bija tas laiks, kad, baigi, jā. Tajā gadā iznāca ūdensbumba ar Rasniem Runcim. Okay. Un vēl tā... Kaut kas Krečam, man liekas, vēl bija. Nē, tā... Man patīk, kā meitenes skums, tur Mārtiņš Freimas galvenajā. Citu vai gadījumā ūdensbumba Rasniem Runcim varbūt kinoteātros, man liekas, ka ūdensbumba vairāk nopelnīja nekā mēs. Mēs nopelnījām atsevišķi. Bet viņi arī rādīja. Un abas divas kuldīgā filmēts. Jā? Jā, varēs. Tilcis. Tā bija jauka filma, tā bija ļoti jauka filma. Jā, tā bija Brāslas atgriešanās, man liekas. Tagad mums ir statistikai, mēs zinām, ka Swingeri ir atpelnījuši budžetu, un tā tad arī Es mīlu jūs meitu. Oficiāli. Tātad Es mīlu jūs meitu bija pirmā filma, kas atpelnīja
nepelnījis budžetu Latvijā. Lai gan es nezinu. Mēs to neteiksim kā faktu, bet tas saraksts nav liels, es domāju. Nē, ir viena nianses, ko Andrejs Eičs savā vienbrīd labi darīja. Viņš deva skatu un iespēju strādāt Jānim Streičam. Jānis Streičs vairākas filmas uztaisīja, un zinot Andreja Eiča ārkārtīgo jaudu, kā producēt to, lai tas ir tādā ziņā ekonomiski, un varbūt tur kaut kādu finanses dabūt. Es nesaku nepiec, ka Andrejs tur ir varējuši to Nē, es domāju, bija tāda 2000 gads. Tā arī bija, kad tu saki. Vēļas nakts mazgātāji. Jā. Ja? Okay. Tādā ziņā, kad es vienkārši skatījos un es aprīnoju Streiču par to, ka viņš gāja iekšā šī radikāli jaunajā modelī, ka jānofilmē 2 nedēļās pirms filma. Iedomājies, kā pirms tam es strādāju kinostudijā, un tā tālāk, un cepuru nost šim vīram. Arī sapratu, Marku, viena no kļūdām, ka es pirms filmas uzfilmēšanas mēs tikāmies ar Streiču, es mēģināju kaut kādas lietas par scenāriju runāt, bet ko man vajadzēja darīt, man principā vajadzēja ar Streiču iet scenāriju un visu laiku cauri, lai viņš tur rediģēja no visām iespējamajām pusēm tā tālāk. Kāds mums bija tas process, cik ilgi jūs nofilmējāt? Man liekas, ka mēs bāzi nofilmējām kaut kādās, man šeit 2 nedēļās pie tālsiem, un tad pēc tam mēs taisījām visādas piefilmējumus, kaut kāds maķenīti. Piemēram, tā aina, kur ir ģimene, kas ir tā Regnāra ģimene, laikam, jā. Kāpēc? Matīsa ģimene, jā, sauksim, es ļoti atvainojos, jā, sauksim par to tēlu. Tad mēs filmējām līgatnē augšā uz skatu torni, jā, un kad mēs braucām tur filmēt, tas bija vienā dienā jāfilmē kaut kāds tās 5-6 mazās tās iestarpinājuma epizodītes un tā tālāk, jā. Un es jau sanāk, mums nebija Džordža Lukas gadījums, jā, Džordžam Lukasam viņš nofilmē filmu, viņam 50% pēc tam jāpiefilmē, jā. Viss ar to rēķinās jau, ka tas tā būs. Cits līmenis, tā teikt, naudas ziņā. Mums laikam bija kaut kādi 30% mums bija jāpiefilmē pēc tam. Okay. Bet, ko es biju prasīt par to tiltu, tu pa kuldīgi minēji. Tas ir viena no tās filmas tādām, es nezinu, īpatnējākajām ainām, kad viņiem ir tās pirmās, kad viņi brauc pāri, kad ir kaut kāds kāzu uzdevums kaut kāds, ka ir jāšķērso tilts, un tur sākas kaut kādas kronikas. Tas bija laikam domāts, kas viņam austiņās skan. Austiņās skan, jā. Tas kroniku, kara kroniku, man tieši nacistu kara kroniku savienojums kopā ar viņiem, kas skrien pārti. Kas tā ir pa ideju? Tu gribi kaut ko, lai loģiski paskaidro tādu farsi? Tu gribi, lai farsi tev loģiski paskaidro? Es nezinu, jo tur arī vēlāk bija tāds kaut kāds, kad viņi bija tajās kāzās, tad Valters Krauze paņem kaut kādu grāmatu, un tagad skaitīsim dziesmu kaut kādu. Vācu valodā. Tā bija viena no smieklīgākajām vietām. Gribi pīpēt zāli, bet es uzpīpēju jautājumu. Nē, es vienkārši pasaku, ka man ļoti patīk šī. Paldies tev. Šis ir tās par to farsa elementu. Un mēs ar tajā farsā vienkārši dzīvojāmies, un tas fars visu laiku tur miksējās kopā. Nu tā, jo to farsu mēs noturējām, mums jautājums tikai par mīlas līniju. Kā mīlas līnijā, ja mums būtu bijuši citi ķīmijas ar galvenajiem cilvēkiem, tad iespējams mums kaut kas vairāk iznākt ārā. Bet kā jūs tieši izdomājat Regnāru? Kāds bija casting process vispār? Skaists vīrietis, taisns, nosacīti tāds pareizs, ja mēs tā paņemam kā vīrišķīgi, ja tāds elements. Nu tā. Kas man patiesībā, es tā pēc tam noskatoties, vēlreiz pārskatīju filmu tieši šodien. Es sagandēju sev šodien, jā. Nē, viss kārtībā, es pārskatīju. Un viena lieta, kas man liekas tā diezgan neticami, ir tas, ka šī ir patiesībā. Es vienkārši centos izdomāt vēl vienu tādu filmu. Viena no retajām filmām, kas kaut kā ļoti, ļoti precīzi kariķēja latviešu provinciālismu. Tā ir tāda īstena latviešu kaut kāda tāda, ka tas Džeks, viņš grib šausmīgi dārgas kāzas, lai gan, viņš ir principā no nabadzīgas ģimenes, viņš tur pieslējies klāt, jo viņam gribās to īsto dzīvi dzīvot. Un tur ir visādi tādi tajā filmā elementi, kas tā kā smējās par to kaut kādu mūsu kaut kādiem tādām āršķībām latviešu. Un es tā padomāju, patiesībā nav nemaz tādu pat daudz citu piemēru, kas to darīt. Man liekas, tā ir tāda ļoti tādā ziņā kaut kāds latviešu kods tur ir uzstāstīts. Jautājums, kas tur ir izdevies. Bet, kas ir interesanti, tu esi laikam pirmais, kas par šo vispār runā. Es pat neatceros, vai kāds pēc filmas pirmizrādes kaut ko prasīja par šo, jo tad es nemāku lietas taisīt, ja tur nav kaut kāda zemteksta vai kaut kas dziļāks ar kaut kādu jēgu. Yeah. Un tad šis bija stāsts par, es bišķiņ baidos no vārda provinciālisms tā iemesla dēļ, ka tur ir bišķiņ tā lokācija iekšā. Yeah. Es laikam teiktu par sazemētu, vienkāršotu Maslow piramīdas apakšējo domāšanu, ka tur nav domāšanas izvērsums, ka tur nav tendence uz attīstību.
ka tur nav tendence dzīvot savu dzīvi, bet dzīvot tajā āršķirībā. Un tikpat labi mazās pilsētās ir burvīgi cilvēki, un tikpat labi Rīgā ir pilns ar provincijām. Protams. Šī iemesla dēļ tā bija tā viena no lielākajām it kā lietām pēc būtības. Bet tas arī tāds, es gribētu pateikt, ka 10 balēs, kā es novērtēju, kā tas Mesičs aizgāja, viņš droši bija 4 maksimums. Jā. Tā. Es piekrītu tādā ziņā. Man tā filma kaut kā, es zinu es saprotu tos trūkumus visus, bet es kaut kā viņi arī mūsdienās jau uztver bišķiņ kā tādu... Tur jau tas laika zīme, un arī tas, ka ir reti, bieži vien mēs cenšamies ļoti pareizi visu izdarīt Latvijas kino, ir daudz tādu piemēru, bet šeit ir tas, ka ir pilnīgi jau no pirmajiem kadriem Jedi production, vai arī tur, es nezinu, viņu satikšanās uz kaut kādu ielas stūri. Jā, ka viņi tur saskrienās un pat es sāku domāt, varbūt šo vajadzēja taisīt kā animācijas filmu, jo viņi ir tāds... Viņi varētu pierīgi. Tur ir kaut kādi tādi gājieni. Animācija noņem iespējamā robežu. Varbūt. Tālāk tagad specifikti, visu kaut ko ar specifiktiem varētu sataisīt. Es viņu saucu vienkārši, man tā doma bija tāda, jo es pēc tam uzrakstīju vēl 2 scenārijus. Un mēs nofilmējām pat vienu tīzeri. Un tā tālāk, ka šī bija tā kā pirmā filmā ieskrietos. Kas bija pa tīzeri? Tad bija vēl viena filma, kur bija stāsts par to. Es ļoti ietekmējos no vienas filmas, tajā laikā bija tāds U-turn, kur bija Seans Penn, Jennifer Lopez. Kā viņš saucās? Man liekas, kas ir Natural Born Killers? Oliver Stones. Tā ir Oliver Stone filma U-turn. Par to, kā viens cilvēks nonāk mazā ciemetiņā, viņi tur burtiski, tāpēc, ka viņš nav mīļš, nav labestīgs un vēl kaut ko, viņš burtiski tiek ierauts tajā pasaulē. Apstīties, Seans Penn. Man liekas, ka jaudīga filma. Un tur bija stāsts par to, ka starpības starp Rīgu un lauku pilsētām dažkārt mentāli. Un tad bija viens no tiem piemēriem, ka mēs braucām uz Latgali filmēt. Tur bija stāsts par to, kā cilvēks nonāk mazā Latvijas pilsētā un kas notiekās, kā viņš ieraugt šo starpību starp vienu. Tas bija viens scenārijs. Un otrs scenārijs bija par ofisu, kur mēs sākām jau testus arī provas taisīt. Svetbanka pat iedeva mums vienu stāvu, kur mēs vienkārši varam filmēt. Un tā tālāk tur bija Keišs, Plēps un Gunārs Āboliņš un tā tālāk. Un tad trešais scenārijs es uzrakstīju, bet tur vispār līdz kam neaizgāja, tur bija stāsts par Jēzu. Tad uz Jēzus tēmas bāzēts jautājums par to, kā mūsu izvēles definē dzīvi. Tur ir tāds ļoti sarežģīts multiverse princips iekšā. Tā. Tur tad jau veselu. Jā, bet man principā vienkārši, ja godīgi, man tiešām patīk rakstīt. Man tēvs bija rakstnieks. Man tiešām rakstīšana kā tāda, tā man sirdstietra, ka es arī tagad 2. grāmatu rakstu. 1. grāmatu es izdevu, un tagad es rakstu 2. grāmatu. Bet tie scenāriji, bet kas bija tas šķērslis, kāpēc viņi netika realizēti? Tur bija viena īpatnē lieta, laikam, ka, piemēram, man vienmēr bija svarīgi, ar ko es sadarbojos. Un tad, ja mēs runājam par Nacionālo kinocentru, tad es parādīju to vienu tīzeru, kur mēs bijām safilmējuši. Man liekas, ka tīri jauki bija, tiešām tie tīzeru materiāli bija jauki safilmēti. Gunārs Āboliņš bija lielisks, vienkārši arī tāds uz improvizāciju cilvēks, kaut kāds, kas tur bija nofilmēti. Un redzēja tas Nacionālā centra direktors, viņš redzēja, un iespējams tā bija viņa dabīgā reakcija, bet tas, ko es redzēju, bija vienkārši tā, viņš nostājās, tur bija kaut kāds 20 minūtes, pateica paldies un aizgāja. Un es tagad esmu bišķiņ pieredzējušāks, un es esmu ne tik kategorisks un tā tālāk. Es droši vien izrunātos un noprasītu, bet tajā brīdī tā bija tik tāda, likās tik vēsa, tik bez cilvēcības miedarbība. Es tagad domāju, kā es ar šo cilvēku vai šiem cilvēkiem darbošos tālāk. Bet tā bija mana lieta, ka es biju izlepis, strādājot ar ļoti cilvēciskiem sadarbības partneriem. Andrejs Eičs ļoti cilvēcīgs. Mans pirmais, principā, savā skolotājs bija Kārlis Streips, kurš bija atbraucis no Čikāgas, no CNN, pasaules līmeņa cilvēks, un arī ļoti cilvēcīgs. Un es ar valsts pārvaldu tagad izglītībā daudz strādāju, un es mācos darboties ar tādiem cilvēkiem. Bet arī valsts pārvaldīja kolosāli cilvēki. Bet tā cilvēcības elementa štēle tā bija tā lielākā atslēga, laikam. Bet es arī pieļauju, ka tas tajā laikā tomēr tam kino nauda bija tik, cik bija, un tad viņi kaut kā varbūt... Jo tagad man liekas, ka tie konkursi ir diezgan lieli, tur...
Tu zini, man liekas, tur nav stāsts tagad atkal par naudu tik vai tik. Tur ir stāsts par to, ka es nemāku motivēt sevi, ja man nav otrā pusē cilvēks. Nu jā. Es vienkārši nemāku sevi motivēt. Tas ir, un tā ir, es zinu, ka tas ir mans trūkums, mans milzīgais spēks ir, kad ir sirsnīgas attiecības, es varu ļoti daudz ko izdarīt. Jā. Tas tā kā savādi gan, savādi gan es parakstos ar visiem šiem cilvēkiem, ja man piezvanīt naktī Fāriņš, atbrauc palīdz aizbraukt, Valcim, Baibai, Aldim, visiem. Tad es zinu, ka tur ir cilvēcisks spēks. Mēs, ka divi cilvēki, kad viņi ir sirsnīgi saslēgušies. Tas ir man tā kā viens mans Indijas skolotājs. Tur, viņš rāda man, how much people you see here? Un viņš man saka, 2, ne, 11. Tad tas nozīmē, ka divi cilvēki, ja viņi ir saslēgušies labi kopā, tas ir 11 cilvēki jauda. Es tam tiešām ticu, un ja gadījumā es nevaru pacelt, ja nav tas cilvēciskais kontakts otrā pusē. Vismaz tajā brīdī es biju ļoti kategoriski, es nevarēju tam pārkāpt pāri. Jā. Augusta. Nē, es vienkārši domāju, tas posms kaut kādā 2005-2006 apmēram. Okay. Bet tas arī ir diezgan tuvu tā komēdiju šovu beigām. Visam, ne? Tu zini, es nezinu, līdz kuram gadam. Es zinu, ka es uztaisīju laikam 6 humora raidījumus. Šķiet kopā. Tad savādi gan kā viens, tad ir Brīnumzeme, tad ir Piekdiņa, tad ir Absolūtās dāmas, tad ir anekdošu šovs numur 1 vai kaut kas tam līdzīgs, kur bija Fredis. Un tad bija vēl viens 6. Valstī viss ir kārtībā 6, un man liekas, ka bija pat vēl viens. Es jau 6, varbūt pat 7, jā. Un Brīnumzeme diezgan ilgi, man liekas, vēl bija kādu laiciņu un tā, jā. Brīnumzeme bija diezgan ilgi. Kādā tas, ko es zinu, ka man bija tā sevi, ka pēc tam nāks un turpināsies, kā taču rekurniša ir, latviešiem tas ļoti, ļoti vajadzīgs, un tā tālāk. Taču labā ziņa ir tāda, ka šobrīd, principā, ir vienkārši jautājums, ka kurš Latvijā stand-upā to pašu darīs. Jo savā ziņā stand-ups pēc būtības ir šobrīd, man liekas, kad sabiedrības sirdsapziņa, ko mēs redzam, ka Amerika, man liekas, ka lielā mērā glābi stand-ups. Anglija glābi stand-ups no wokeness, piemēram, ja? Tas wokeness ir pilnīgā vaiprātā iegājis. Vaiprāts, un Rikijs Džervēs, jūs droši vien zināt. Rikijs Džervēs, Sāra Silvermane, kas tur vēl, Bill Mayer. Dave Chappelles vēl bija. Dave Chappelles izcils. Dave Chappelles vienkārši izcils. Mums jau arī stand-ups diezgan. Zin kā, tur ir viena lietiņa, man liekas, ka tas, ko es Bāliņam teicu, man liekas, es ceru, ka es Bāliņam pateicu. Tad par to, ka Edgars Bāliņš, par to, ka komēdija Latvija, tas, ko viņi mēģina strukturizēt, tas ir forši. Man ir tikai viens jautājums. Ja jūs neprotestējat, jūs neesat dzīvi. Tad, ja tev sabiedrībā kaut kas nav lāga un tu neprotestē, tas nozīmē, ka tu vienkārši mēģini no tā dabūt naudu, bet tu nemēģini sabiedrību attīstīt. Un šis ir tas stāsts par savādu gan, ka savādu gan bija 2 uzdevumi pēc būtības. Tas ir viens, tas tā kā nosacīti protestēt un tā kā rādīt kaut kādas lietas, kas nav labas. Un otra lieta ir tas, ka iedot latviešiem sevi, ka latvieši ir asprātīgi. Jo mums bija milzīgs kompleks, ka mēs neesam asprātīgi. Tu visur dzirdēji vienu to pašu tēzi, ka latvieši nav asprātīgi. Kad es taisītu raidījumu, kā jums liekas, cik cilvēki, es pateicu, ka es taisīšu humora raidījumu, pateicu man, kolosāli. 5%. Es sakam, neatceros nevienu, kas pateiktu, kolosāli bliez, aiziet. Līdz ar to vēl trakāk izklausās tā ēķa ideja par to, ka aiziet, liekam, svētdienā pilnīgā prime-tēmā 20:30 šito lietu un tā. Tad pēc būtības komēdijas pēc ir īstermiņa tāds... Un es to nevarētu pacelt. Es nemāku neko darīt tikai tāpēc, tāpēc es nevarēju vadīt arī par 1000-2000 eiro tos korporatīvos vakarus, tāpēc, ka es neredzu tur jēgu. Bet komēdija ir mega svarīga un tur ir tāds dīvaina lieta par to, ko kāds mans čoms ļoti skaisti pateica. Ja jaunieši valstī neprotestē, tad tā sabiedrība ir mirusi. Un šobrīd Latvijā ļoti maz jaunieši protestē. Grieķijā tur plosās šitā, tur Amerikā plosās šitā. Un viņi skaidrs, ka šauj greizi visādos veidos, bet restīvi jauniešiem protests ir normāla funkcija par to, kad vecie laiž greizi. Un skaidrs, ka vecie laiž greizi. Latvijā ir kaudzēm lieta, kas ir greizi. Un tas ir apbrīnojami, cik mēs maz protestējam. Un humors ir viens no tiem veidiem, kā tu gudri, jaudīgi var ielikt mainstreamā jaunas domas, labas domas, uz mīlestību vērstas domas, uz gudrību, uz sapratni, uz atbalstu un tā tālāk. To, ko dara Amerikā komiķi, man liekas, ka es nezinu, kas ar Ameriku notikt, ja tur nebūtu šie spēcīgie stand-up komiķi. Tā ir, vismaz man personīgi, es tā kā neesmu baigies komēdijas lietpratējs, teiksim, bet viņu vajag cilvēkam jebkurā veidā uztvert, un es esmu ievērojis, ka tas ir vismaz Latvijas mērogā, ka tas pārgājis tieši uz podkastiem. Ja es gribu smieklu dēlu, es klausos turpat, kur ir Bāliņš, tas bijis vaļā, un tur ir tāds smieklīgs žeks, tas Liepiņš vienkārši, kurš tā vienkārši effortless, vispār bez nekādas piepils, un pasaka kaut ko tik tumšs, ka tu neiedomājies, kā to savalk kopā, vai tur cīst 1, 2, 3 vai eitanāzija. Kaut kur tur pārgājis, jo viņi ja tie podkāsti, viņi tad sēd, ka viņi nav
nemākam tā īsti piesaistīt, ka viņi vienkārši, tāpat kā mēs vienkārši sēžam un runā, kas patiesībā notiek. Un tad tur ir kaut kā tas tad viss. Tad kaut kas varbūt iznāk laukā. Jā, jo es nezinu, ja vienkārši, man liekas, ja tu ieej tā kā tagad mēdījos, kaut kā liekas, ka, var just, varbūt tās bailes, varbūt nedaudz arī, kad ir bijuši. Varbūt tas ir arī tāds kūtu, tiešām, mēs esam tomēr kaut kā dabiski kūtrāk, es pieļauju, varbūt. Es vārdu kūtru nomainītu pēc 14 gadus darbojoties ar cilvēkiem, kā treneris, es redzu, ka latvieši ir ārkārtīgi bailīgi. Tas vārds kūtru, tas ir ļoti zolīts, tas ir ļoti zolīts vārds. Kūtrums ir kā sekas, ka tu apslāpē kaut ko, bet mēs esam abnormāli bailīgi. Mēs esam bailīgi, tāpēc, ka mums ir bail no tā, ka Latvijas nodots. Es negribu iet tur dziļāk, arī zemapziņas tēma, tagad pēdējos 6 gadus, kad es ļoti daudz ar to strādāju, kamēr zemapziņā tu kaut ko neizravē, tikmēr tev dzīvē grūti kaut ko nomainīt. Mēs esam bailīgie. Un tad humors, principā, sanāk, viņš tiek garām bailēm, viņš tiek pie dziļas emocijas, kas ir smieklis, un tas message aiziet līdz tevīm. Un tādā ziņā, skaidrs, ka, piemēram, Jānis Kutelis, man liekas, ka es redzēju, Jānim, laikam, 2 stāvi izrādes, piemēram. Viņš ir profesionāls, viņš precīzi saliek lietas. To, ko es varētu teikt, skaidrs, ka gribās tiešām vairāk protestu, vairāk to sāpes elementu, to, ko Deivs Šapels stājas, vai Rikijs Džervēs, kas, principā, arī mega svarīgs, kuru nevar nokancelēt. Yeah. Viņš tik spēcīgs ar to savu konceptu, ar intelektu. Arī zīmīgi, tas ir labs intelekts. Džimijs Kārs, sapcīt, jūs zināt, kas arī viņš ir. Kas ir zīmīgi? Jūs zināt, Džimiju Kāru nezinu? Es zinu tikai vārdu Džervais, es daudz labāks. Okay. Kārs Latvijā bijis arī. Kārs bijis Latvijā, jā. Un Džimijs Kārs, kas ir interesanti, viņš maskējās ar šausmīgas vulgaritātes. Ļoti daudziem cilvēkiem liksies, saka, Dievs, kā tu tagad piemini kaut kādu Džimiju Kāru, kas ir super vulgārs, viņam ir izcils intelekts. Tas pats ir Rikijs Džervēs. Rikijs Džervēs ir filozofs. Džimijs Kārs ir filozofs. Tie ir ar filozofiju, es domāju, viņi visu laiku ar domu strādā, principā. Jā, precīzi. Viņi domā ar paradoksiem, viņi domā no citiem leņķiem. Un tādā ziņā arī Jānis Kutelis, Jānke, man liekas, ir uz filozofisko reflektīvo modi kā cilvēks, kā tāds un tā tālāk. Jo arī bieži vien, ka mēs ar Jānu kaut ko satiekamies, mēs volejbolu spēlējam kopā regulāri, tad arī vienkārši Jānis saka, klausies, zini, ko es aizdomājos? Kas ir viena no tādām refleksijas lietām, un tā ir laba pazīme, ka tev ir jauda visu kaut ko saģenerēt, citus leņķus, jo stand-ups jau principā bāzījās uz paradoksiem, ne? Tu vari pateikt patiesību, bet no cita leņķa. Wow, ok. Un tad tieši arī savākot ar to, uz ko tu tagad izglītības tēmu ņemies, cik liela nozīme ir vispār tai izglītībai komēdijas procesā. Jūs esat redzējis, piemērs, ka Saša Barons Koens, Monty Python, viņi vispār no Ivy League skolām, bet ir arī tādi gadījumi, kā Džervejs, kurš vienkārši 40 gados, vai arī pats Skutelis, kurš ir, man liekas, vidusskolas izglītība. Tā kā, es esmu vidusskolas. Jā, arī tu. Jā. Bet vienkārši domāju, tā kā, vai tas ir tagad... Zini, man liekas, tā bāze vienkārši. Man liekas, tur ir grūti izskaidrot. Tur ir stāsts par domāšanas modeli. Man liekas, ka Džimijs Kārs ir izcils piemērs. Džimijs Kārs bija dislektiķis. Viņam nesen bija, man liekas, saruna ar Joe Roganu, kur viņš stāsta par to, ka viņš bija dislektiķis, kurš vienkārši burtiski nevarēja neko saprast. Un viņš sāka kopēt, tad viņš sāka, cik tur kaut ko 10, 12, 14 gadu vecumā, sāka meklēt domāšanas veidus, kā nokopēt citus, lai nekristu ārā no algoritmiem. Viņš saprot, ka man vajag algoritmus saprast. Reka 3 punktu struktūra, tā, ko es tur, vienkārši burtiski viņš nevar noķert kaut kādas lietas. Principā sanāk viņa disability, ja? Viņa handikaps, viņa trūkums, viņš pārvērta par muskuli. Tā kā humoriķi ļoti daudz pārvērš sāpi par humoru, kas ir intelektuāls process. Kā mēģina to dabūt aļā. Tur sanāk, ir komiķi, kas ir ar izcilu intelektu. Es laikam nepiekritīšu Baibai, kur Baiba saka, ka, ja tev humors ir labs intelekts, tam es nepiekritīšu, bet es piekrītu tam, ka ir humoriķi ar izcilu intelektu, kuri māk reflektēt, un kuri vēl dzīvi un protestē. Tad dzīves cilvēks protestē pret netaisnību. Un kuriem ir empātija arī, lai saprastu. Tas ir stāsts par to, ka mums parasti ir tas, ka es gribu nopelnīt savai ģimenei naudu, un tad tu vienkārši vādi vienalga kādu pasākumu, piemēram, un tad tas nav labi slikti, bet principā sanāk tā, ka cik liela daļa komiķim, vai vienalga, kas par komiķi ir, no tava message ir, lai nopelnītu naudu. Un cik liela daļa, lai pateiktu sabiedrībai, uz kuriem mums vajadzētu aiziet. Ja tā proporcija nav 50-50, man liekas, ka tas ir tāds, es nezinu, vai tas ir sociāli atbildīgi pret valsts, atbildīgi pret cilvēkiem. Bet tā ir man personiskā sajūta, un es pilnīgi piekrītu arī šim Olafam. Šī arī ir komēdija. Šis Olaf bija ļoti labs ritms, tiešām. Ļoti saskaņots, tiešām. Bet mēs vispār tagad laikziņā tuvojamies beigām. Mums bija arī daži skatītāji, klausītāji jautājumi. Jā, tos var. Un man liekas, ka es atceros vienu no galvas, un tas kaut kādā ziņā sasaucas arī ar bišķiņu, ar Es mīlu jūs meitu.
kas ir ar grupu vai kas ir ar Livingstone? Livingstones dzīvo, vai Livingstones nekad nebūs, vai Livingstones? Es vakar uztaisīju jaunu dziesmu. Opa. Tieši vakar. Okay. Tieši vakar aizsūtīju vienai savai paziņai, draugam. Un viņa pateica, viņa tur muzicē kopā, bet es neteikšu kam, tāpēc, ka kas tur, ko tur, un viņa pateica, taisam augšā. Tas ir es nezinu, pa cik gadiem. Nu tā, es ik pa laikam komponēju kaut ko, bet vakarī man liekas, ka kaut kā tā ļoti organiski atnāca, ļoti tāda īsa, mantriska melodija. Tad Livingstones... Es nezinu, zin kā, man ir ar tiem nosaukumiem tā kā Jedi Production. Es saprotu. Un es saprotu, ka cilvēki ļoti tā kā pieķerās pie šiem vārdiem, bet vārdi, nu kā, ja cilvēks mainās, arī vārdi mainās un tā tālāk, varbūt tas būs Livingstones, varbūt tas būs Kārlis. Varbūt tas būs Ričards. Varbūt tas ir Rudolfs Augusts Sukuts. Es nezinu. Tas ir man prieks to dzirdēt, jo patiesībā, man liekas, tas tāds, man ir tas, ka mazs ātoms bija dziesma, jā, tas es pieļauju, tā ir vispopulārākā varētu būt. Tā arī pieejamākā, jo, ja godīgi es rakstu Spotify, Livingstones man nav cārā. Nē, es draugiem LV, es atradu Livingstones, tur bija viss films. Okay. Jā, es tur atradu visu. Bet vienkārši, man par šo es tikai varu sniegt komentāru, kad es biju mazāks. Es tā kā nezinu, kurš dziedātais, bet man likās, ka Livingstones, tas, kas izpild dziesmu Mazs ātoms, ir tas pats Džeks, kas izpild Strēlniec, un tas pats Džeks, kas izpild Tu saviļņoji mani. Bet trīs dažādi Paldies par augstu novērtējumu. Par balsu atšķirīgumu. Trīs dažādi cilvēki. Okay. Tas vēl tā. Labi. Jā. Bet vēl bija, jā, arī, tieši arī, tā kā, Livingstones Viesturs Dūlu, un tur vienam arī tieši interesē, tā kā, vai vispār tā nodarbošanās vektoru un vārdu maiņa, tā kā, vai tas process, tā kā, bija viss tās, smagumu vērts. Absolūti. Tā īpnējā lieta ir tāda, ka es tagad parunāšu bišķiņ tā kā mācību treneris, kas varbūt dažiem būs ārkārtīgi garlaicīgi, bet tad mums ir divas tendences dzīvē. Mēs degradējamies, vai mēs attīstamies, un tā degradācija viņa izpaužās dažādi. Nerūpēšanās par ķermeni, tur alkohols, pēc savā gan laikā tas nozīmē, ka man bija kaut kāda arī principā ļoti liela sāpe, jo savā ziņā televīzija, kas arī īpratnē, lai cik tas dzīvē nebūtu režija kā tāda, man viņa patīk, organiski man viņa ir, bet tā nav mana dzīves dziļāka aizraušanās. Man dzīve dziļākā aizraušanās jau kopš skolas laikiem ir bijis psiholoģija. Ko es tikai pēc tam kaut kādā brīdī, kad man bija 6 gadu depresija, pēc savādi gan es nezināju, ko dzīvē darīt, kad es to sapratu, vienkārši tagad man ir ļoti grūti dzīves periodi bijuši, arī finansiāli, tāpēc, ka televīzijā vienkārši viss nāk, un tu zini, ko darīt, un tu labā līmenī darīs, tu izglītībā tev neviens loģiski neņem pa pilnu. Skaidrs, ka tas bija iemesls neņemt man par pilnu, jo es arī spītīgi negāju mācīties psihologos, jo man cilvēki teica, labi. Ka vajag to papīru, jā. Tas ir tādā ziņā, ka es nekal nevaru feikot, es negribu tēlot, tu aiziet tur mācies un tur 30% ir labs materiāls, 70% tev ir pilnīgi nevajadzīgi materiāli. Un tā. Bet būtība tāda, ka tā ir attīstība vai degradācija. Un, kad mēs kaut kādas darbības darām, tad ļoti daudz mēs aizējam tajā, ka mēs principā degradējamies kaut kādus aspektus, ko mēs darām. Un šis ir tas, no kā man dzīvēs laika ir bijis drausmīgi bail. Un, ka, piemēram, ja tev kaut kāds draugs, viņš ir depresijā, apātijā, tur ir degradācijas posms. Mums katram kaut kas bijis. Protams. Ļoti daudziem šobrīd ir tas tā. Sports ir maz, fiziskās aktivitātes maz un vienkārši ir tajā degradācijā. Un šis ir lielais jautājums par to, ka sabiedrībai kā tādai mums ir jāstāsta, kā mēs varam pēc iespējas vairāk ieslēgt šo attīstības, konstruktīvo tādu sajūtu par dzīvi, radošumu. Es redzēju, kad paskatījos un montāžā, tur ir radošums kaut kāds, tu rādi kaut ko vismaz kaut kādās aspektos, bet tik ārkārtīgi daudz latvieši ir nolēmēti. Restīvi ķermeni nerūpējās vienkārši panorāma vai ziņas kaut kādas, un restīvi tāda pasivitāte, kas ir tāda degradējoša. Un mega man ir lielais jautājums par to, kā mēs varam pacelt jauniešu, jo, piemēram, es tā sāku vienu milzīgu projektu skolās, veselā miesā, vesels gars. Jauniešu skola salauž. Un šī ir lieta, ko es pirms gadiem 15 likās kā tāda konspirācijas teorija. Nē, ir reāli fakti, ka jauniešu skolas esošā sistēma salauž, un mums jāizdara viss iespējamais, lai viņi paliktu dzīvi. Lai viņi būtu ņipri, dzīvespriecīgi cilvēki, 12. klasi beidzot, nevis tur iemācīšos feikot, iemācīšos darīt bez jēgas, iemācīšos sēdēt. Jā, feikošana, tas traks. Jā, man bija viens mācības nesen, kur man bija 5 dienu mācības jauniešiem, un 3. dienā beidzot tiem jauniešiem pieredz, ka viņiem ir jāsaka nevis tas, ko es gribu dzirdēt, bet saki to, ko tu domā. 3. dienā. Tad viņi vienkārši skatās uz to literatūras skolotāju, kas man jāsaka, uz to skolotāju, kas man jāsaka, un tā tālāk. Viņi netiek vispār pie savām domām klāt. Tā, ko tu tagad domā? 3. dienā, es domāju, ka tev tas ir normāli. Jā,
jā. Nu tā, jums kā radošiem cilvēkiem tas ir bišķi savādāk. Tā iepriekš atbild kaut kā tāda bišķi kalambūristiska, bet laikam tā ir tāda es to saprotu arī skolē. Man baigi demontēja tas, ka man bija literatūras stunda un tā kā, ka skolotāji bija domraksts. Tas ir tā kā, es uztveru, ka tu raksti savas domas, tā kā man ieliek 4. Tā kā es domrakstā uzrakstu, atstāstu precīzi visu, ko viņi man ir stāstījis par faktiem, man ieliek 9. Izcils piemērs, August. Bet tas ir bieži vien kā gadās skolotājiem. Tā ir loterija, nereāla loterija. Man ar skolotājiem bija tieši literatūra. Patiesībā literatūra viens no tiem priekšstāstiem, kur var pārbaudīt, vai skolotājs ir ok vai nav. Jo man liekas, ka tur tieši ir tas kaut kāds, ka viņiem jāapgūst, ir kaut kāds tas Latvijas kultūras kanons, kas viņiem jāapgūst, un tad ir pareizie viedokļi par šiem darbiem nosacīti. Vai tas būtu literatūrā, vai tas būtu, kino. Un tas bieži vien viss kaut kas jāraksta. Un tad ir, un tur jūti, kurš pasniedzējs, kuram vajag tikai pareizo atbildi, un kurš ir liek, atrast leņķi. Jā, un literatūra ir pilnīgi, jo esmu arī Augusts tikko pateicis, tieši šādas piemēri ir dafigā. Nu, Un tu ļoti precīzi pateici vārdu loterija. Mums vajag izdarīt tā, lai tā nav loterija bērniem, tāpēc, ka mēs nedrīkstam laust nākamās paudzes, un mēs šobrīd vēl joprojām bišķi citu laužam. Bet ir labi skolotāji, kas vienmēr atkal jāpasaka, mazajā Latvijā mums jāpasaka, ir labi skolotāji, jaudīgi direktori, kas dara brīnum lietas un tā. Bija vēl kāds jautājums? Bija no Artur, bet to tu īsti epizodes laikā uzdeva, kurš bija kungs un savādi gan galvenais zinājis un radošā dzirks, bet tam mēs tā īsti jau izgājām cauri epizodē. Kurš bija sapcīt, kas tur ir? Okay, man liekas, jūs visi. Tu visi to savāc kopā, bet tas jau tāds, jā. Tas ir kolektīvs darbs. Aslēs lieta ir kolektīvs darbs. Mans uzdevums bija, lai tā bumba ripojā un tas kolektīvs dzirksteļo forši un tā, jā. Būtu arī noslēdzot, jo mēs noteikti varētu taisīt atsevišķu epizodu, kur mēs vienkārši par filmām runāt, bet ko tu vispār ikdienā skaties? Es dzirdēju, Ideokrātija ļoti patīk. Teicu, ka tā ir tā filma. Tajā intervijā citu ir teiks, ka Magnolija ir to mīļākā filma. Tajā brīdī mēs ar Kalniņu, mums bija, es atceros, toreiz ar Aldu Kalniņu, tad mēs braucām, mēs jau visu mēmā šobrīd, kad braucām uz Alpiem, vienkārši slēpot visi branža, un tur bija daudz, mums bija pilns autobus, mēs vienkārši braucām, un tā liekas. Mums bija speciāli līdz video magnetofons ar Magnoliju. Mēs skatījāmies, lai Magnolijas nosties kaut kāds reizes 30, 40. Andersons ir vienkārši ģeniāla filma, jā. Un tad mēs aizējām uz to Ideokrātiju, piemēram, kas atkal pēc formas, viņa nav nekāda mākslinieckā vērtība, bet tas vēstījums, viņš ir tik skaisti pārspīlēts, piemēram, tā tālāk. Es nezinu, par filmām runājot, nezinu, ārkārtīgi daudz, man kino ir bijis ārkārtīgi tāda liela svarīga lieta, un tā tālāk. Un es esmu mācījies, patiesībā arī, kad bija Rīgas laika periods, savādi gan, tad es gribēju būt stilīgais, tad bija Greenways, Jarmans, Maiks Lee, Fellini nekad īsti neķēru, Viskonti Nāb Venecijā, piemēram, ir kaut kāds films, kurām, tur bija jāiet cauri, bet šobrīd mācos redzēt ģeniālo arī kaut kādās vienkāršajās lietās, un kas ir pat varbūt triviālās lietas. Un tā kā, piemēram, Big Bang Theory, kas ir, piemēram, seriāls, likās, kas ir seriāls? Viņš ir tik ģeniāli uzkonstruēts no visiem aktieriem, no jokiem un mācēt pārdot Amerikā ideju par zinātni. Tas ir visai cilvēcei, tas ir pakalpojums. Tādā ziņā, ka varbūt tur Amerikā būs gudrāki bērni, zinātniskāki bērni un tālāk. Un tā, bet es ļoti daudz joprojām skatos filmas un pārskatos filmas. Man ir tendence skatīties filmas 5 un 10 reizes. Okay. Man liekas, ka viena filma, kur 5-10 reizes pārskatīt. Bez Magnolijas. Es domāju, būs kādas 30 būs tādas filmas. 30. Okay. Nezinu, ko es varu pateikt. Piemēram, es varu pateikt Dumo filmu, kas ir tāda filma Spy ar Melissa McCarthy. Tā ir smēk. Tas Pauls Feiks, viņš jūt. Viņam bija vēl tie Bridesmaids. Tu zini, sapīt, kā viņi filmē tos epizodus? Tad, pieņemsim, kā sauc to Statams? Statams. Tie viņa teksti ir ģeniāli. Un tā atslēga atkal apsteigts. Filmējot šīs lietas ir ļoti svarīgi to enerģiju dabūt ārā. Komēdijās ir grūti to enerģiju dabūt ārā, tāpēc, ka tu ķiķinies, tev ir kaut kāds tas rāviens uz augšu, kas grib ķiķināties. Viņš tad Statams apsēžās, tad tu sēdi šeit, un tad tas Fakes lasa viņam to scenāriju, kas viņam ir jāsaka. Un es redzēju blooperus, vienkārši, tur ir vaiprātīgi. I was shitting myself down when I was falling out of the airplane. And tur ir drausmīgie vaiprāti, un vienkārši viņam jāmēģina uzreiz pateikt, un viņā iekšēs tas ķiķis ir. Un to ķiķi var dabūt caur to enerģiju. Pirmā, tā ir tāda nianse, un tu skaties uz to filmu, tad saproti, kurš no jums papriecot lietu par to, ka izskatās tik vienkārši.
Ja savādi gan izstāsta vienkārši, tas nozīmē, ka viņš ir labi uztaisīts. Arī tas pats Spy. Viņš vienkārši ir ļoti, ļoti labi uztaisīta, ģeniāli uztaisīta lieta un tā tālāk. Pēdējiem par Judges filma Keira Knightley, piemēram. Es ļoti daudz romantiskās filmas skatos. Es esmu tāds sievišķīgs raudātājs. Es varu noraudāt visas sievietes visās zālēs. Es sakās, ka es pie Anyone But You tā tur jānāk pie tās man nobirās. Tā ļoti jauka. Man ļoti patīk. Es neesmu vienīgais. Ļoti, ļoti patīk. Mums ap citu vēl... Augusts salūs pie tās filmas. Jā, bet es pēc tam mēģināju. Bridget Jones skatījos, man vairs nevarēja salūst. Starp citu, īpnējā kārtā bija tāda filma, es nezinu, man Netflix filma, runāja par vienkāršajām filmām. Kā viņas sauca? Definitely Maybe. Tur bija tāda Āzijas izcelsmes meitene, es neatceros, viņa stand-up komiķi arī ir. Labi, mēs vēl aiziesim šādā. Dzirdēs nosaukums. Bet kurš Džārmušs pieņemsim, kurš Džārmušs? Džārmušs noteikti Deadmans. Deadmans. Tur arī viņi ir tik hipnotiski tā filma ar visu Johnny Depp tajā posmā. Tiešām viņi ir hipnotiski, bet tur ir viena tāda īpnē lieta, ka man vienā brīdī bija jākāpj ārā no depresijas, jo tad viens no maniem tuvākajiem dzīves draugiem arī, mēs abi bija tādā filozofi, mēs 2 stundas varējām pa telefonāt, un mums abiem tendence uz depresiju. Kaut kas tāds Hans Fallada dzērājs, un Dostojevski idiots, es 3 reizes izlasījis, un es esmu kaut kur tur ļoti daudz bērnībā lasījis. Un jākāp ir ārā. Un tad Džārmuši tajā periodā, Greenways tajā periodā. Kā tur bija pavārs... Cook Thief and Her Lover. Greenwayam ir ģeniāls filmas. Viņš bija diezgan populārs vispār ar saistībā ar Arsenālu. Viņš Latvijā, man liekas, vienā brīdī bija ļoti... Kas arī sapcīt interesanti par ekosistēmām, Michael Nyman mūzika. Jā, kopā ar Greenway. Es neesmu, starp citu, redzējis to filmu Drowning by Numbers, bet esmu soundtracku dzirdējis. Es mazliet kaut kāds 4 reizes. Jā, tas ir kaut kāds tāds... Un es pat negribu laikam to... Nu labi, varbūt gan jau būtu labi. Jā, un apsies arī Linčam, kā mūzika gāja visu to kopā. Un tā tālāk, jā. Es jau sanāk, principā sanāk, tā filma, tas ir tik ekosistēmiski svarīgs mēdījis, kurā tev jāsaskan visam jāsakrīt. Vienkārši ģeniāli. Ja kaut kas krīt laukā, tad ir cauri. Un tāpēc arī, starp citu, Magnolijā bija tā Amy Mann, man liekas, tā viņa bija tā dziesma One. Jā, One. Jā, un tā visa mūzika, tas soundtracks, kas tur ir filma Amēlija, piemēram, soundtracks. Jā. Bet tā dziesma, ko viņa Magnolijā izpilda pa vidu, man liekas, ka kaut kādā daļa skatītāji, man liekas, baigi izsist laukā. Tāpēc kā? Tāpēc, ka vienkārši tas liekas dīva. Ka mums ir gājis, ka mums ir tāds negluži tradicionāls. Filma kā filma, teiksim tā. Un tad pēkšņi ir kaut kāds muzikālais numurs, kur nekas nav par to pat pieteicis, nekas nav bijis pieteikums nekāds tam. Un varbūt tas izsit bieži vien. Wow. Man gluži tā nebija, jā, bet es varētu saprast to, bet tāda netradicionāla pieeja. Jā. Okay, mēs varētu Tagad mēs esam dzīves posmiem dažiem izgājuši cauri, nākamreiz varētu tikai kino epizodi, bet katrā ziņā, liels prieks. Paldies, Mīš, ka uzaicinājāt, kungi. Jā, paldies, Mīš, ka atnāci. Paldies, Olafam, ka, tā. Paldies, Olaf. Olaf. Jā. Labi, tad, uz tikšanos nākamajā bezfilmas epizodē mums ir šāds tāds lietas paredzēts. Jā, paldies. Ciao. Because it's so much fun, Jan. Get it? Lo vediamo qua. Che lo penso man mano che lo vedo. Eccolo qua, guarda. Non mi chiedono che cosa le ricorda? Tā ir svētība.